1934. gada 15. maija naktī Latvijas valsts prezidenta Rīgas rezidencē notika tikšanās, par kuru vēstures grāmatās nav rakstīts gandrīz nekas, taču šī saruna izšķīra visas Latvijas tautas likteni uz daudziem gadiem uz priekšu. Alberts Kviesis, konstitucionāli ievēlētais valsts galva, cilvēks, kuram bija pilnīgas pilnvaras izsludināt ārkārtas stāvokli, mobilizēt armiju un aizsargāt demokrātisko iekārtu, tajā naktī pieņēma lēmumu, kas līdz šai dienai liek vēsturniekiem bezpalīdzīgi kratīt galvas un meklēt atbildes arhīvu putekļos. Kāpēc viņš klusēja, kad pie viņa durvīm stāvēja cilvēki, kas gatavoja valsts apvērsumu? Kāpēc viņš neizsauca palīgā tos spēkus, kas bija gatavi aizstāvēt Satversmi? Un galvenais jautājums, uz kuru mēs šodien meklēsim atbildi kopā, vai prezidents zināja par gaidāmo apvērsumu jau vairākas dienas vai pat nedēļas iepriekš, un ja zināja, tad kāpēc viena no spožākajām Latvijas jurisprudences prātniekiem izvēlējās nodevēja lomu tās valsts priekšā, kuru viņš bija zvērējis aizsargāt? Arhīvu dokumenti, kas tika atrasti tikai pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, atklāja šausminošu ainu par to, kas patiesībā notika Alberta Kvieša galvā un viņa kabinetā tajās liktenīgajās stundās. Daži no šiem dokumentiem bija apzināti slēpti vairāk nekā 50 gadus, citi tika uzskatīti par pazudušiem, un vēl citi atradās vietās, kur neviens nebūtu domājis tos meklēt. Šie papīri stāsta stāstu, kas ir daudz sarežģītāks un dramatiskāks nekā vienkāršs stāstījums par gļēvu prezidentu, kurš nobijās un padavās spēcīgākam pretiniekam. Patiesība, kā tas nereti notiek vēsturē, izrādās daudz tumšāka un mulsinošāka nekā jebkura leģenda. Lai saprastu, kāpēc Alberts Kviesis rīkojās tā, kā rīkojās, mums ir jāatgriežas laikā un jāapskata viņa dzīves ceļš no paša sākuma, jo tieši viņa rakstura iezīmes un dzīves pieredze noteica to izvēli, kas tika izdarīta 15. maija naktī. Viņš piedzima 1881. gadā Tērvetes pagastā zemnieku ģimenē, un jau no agras bērnības izpaudās viņa izcilās spējas mācībās un dziļā interese par taisnīgumu un likumiem. Viņa tēvs bija vienkāršs zemnieks, kas tomēr saprata izglītības vērtību un darīja visu iespējamo, lai dēls varētu mācīties tālāk par ciemu skolu. Šī ģimenes upurēšanās atstāja dziļu iespaidu uz jauno Albertu, kurš visu mūžu jutās parādā saviem vecākiem un savai tautai par iespēju kļūt par izglītotu cilvēku. Jelgavas ģimnāzijā jaunais Kviesis izpaudās kā izcils students, kurš pievērsa uzmanību ne tikai mācībām, bet arī sabiedriskajai dzīvei un latviešu nacionālajai atmodai. Viņš lasīja latviešu rakstnieku darbus, piedalījās slepenās studentu pulciņu sanāksmēs un sapņoja par dienu, kad Latvija būs brīva valsts ar savu konstitūciju un saviem likumiem. Šie jaunības sapņi vēlāk noteica visu viņa karjeru un dzīves mērķi, taču tie arī radīja iekšēju pretrunu, kas izpaudās vistraģiskākajā brīdī, jo ko darīt, ja likumīgi ievēlēta valdība pieļauj likuma pārkāpumus, un ko darīt, ja demokrātija pati sevi grauj? Pēc ģimnāzijas beigšanas Alberts Kviesis devās uz Tērbatas universitāti, kas tajā laikā bija viens no izcilākajiem augstākās izglītības centriem visā Krievijas impērijā, un tur viņš izvēlējās studēt jurisprudenci. Šī izvēle nebija nejauša, jo jaunais students dziļi ticēja, ka tieši likumi un to pareiza piemērošana var mainīt sabiedrību uz labo pusi, un ka jurists ir tas cilvēks, kurš spēj aizsargāt vājos pret stiprajiem un nodrošināt taisnīgumu visiem. Tērbatā viņš iepazinās ar dažādām politiskām idejām, no liberālisma līdz sociālismam, taču visvairāk viņu saistīja konstitucionālisma idejas un pārliecība, ka valsts pamatam ir jābūt rakstītam likumam, kas ierobežo varu un aizsargā pilsoņu tiesības. Universitātes gados Kviesis nostiprinājās savā pārliecībā, ka revolucionārā vardarbība nav pieņemams līdzeklis sabiedrības mainīšanai, un ka visas pārmaiņas ir jāpanāk likumīgā ceļā, pat ja tas prasa ilgāku laiku un lielāku pacietību. Šī pārliecība vēlāk kļuva gan par viņa stiprumu, gan par viņa vājību, jo tā lika viņam ticēt, ka arī citi cilvēki ievēros likumus un spēles noteikumus, pat ja viņiem būtu iespēja tos pārkāpt. Viņš nevarēja vai negribēja saprast, ka ir cilvēki, kuriem likumi ir tikai instruments varas sasniegšanai, un ka demokrātija var tikt izmantota tās pašas iznīcināšanai. Pēc universitātes beigšanas ar izcilību jaunais jurists atgriezās Latvijā un sāka strādāt advokāta praksē Rīgā, kur ātri ieguva labu reputāciju kā godīgs un zinošs jurists, kurš nebaidījās aizstāvēt arī nepopulārus klientus un iet pret sabiedrības viedokli, ja uzskatīja, ka taisnība ir viņa pusē. Viņa birojas atradās Vecrīgā, un klienti pie viņa nāca no visiem sabiedrības slāņiem, jo bija zināms, ka Kviesis pret visiem izturas vienādi un neļaujas ietekmēties ne no bagātnieku naudas, ne no varas nesēju draudiem. Šī reputācija vēlāk palīdzēja viņam politiskajā karjerā, bet arī radīja ilūziju, ka godīgums un principialitāte vienmēr uzvar pār spēku un viltību. Pirmais pasaules karš izjauca daudzus plānus un sapņus,
taču Alberts Kviesis arī šajā grūtajā laikā palika uzticīgs saviem principiem un turpināja strādāt par juristu, cik tas bija iespējams kara apstākļos. Viņš nebija karotājs vai revolucionārs, bet gan mierīgs cilvēks, kurš ticēja evolucionārām pārmaiņām, un tāpēc viņš ar entuziasmu pieņēma Latvijas neatkarības ideju, bet nebija starp tiem, kas ar ieročiem rokās cīnījās par šo neatkarību. Vēlāk kritiķi viņam pārmeta šo kabineta patriotismu, taču Kviesis uzskatīja, ka valstī ir vajadzīgi ne tikai karotāji, bet arī tie, kas būvēs likumīgu valsts struktūru un nodrošinās taisnīgumu miermīlīgos apstākļos. 1918. gada 18. novembris bija diena, kuru Alberts Kviesis vēlāk aprakstīja kā sava mūža laimīgāko brīdi, jo tajā dienā tika proklamēta Latvijas republika un piepildījās viņa jaunības sapņi par brīvu un neatkarīgu Latviju. Viņš stāvēja pūlī pie Nacionālā teātra un klausījās Kārļa Ulmaņa runu, un asaras plūda pa viņa vaigiem, jo viņš nevarēja noticēt, ka tas, kas likās neiespējami, tagad ir īstenojies. Tajā brīdī viņš nevarēja iedomāties, ka 16 gadus vēlāk tas pats Kārlis Ulmanis iznīcinās demokrātiju, kuras dibināšanā viņi abi piedalījās, un ka viņš, Alberts Kviesis, būs spiests klusēt un vērot šo iznīcināšanu no malas. Pirmajā Saeimā, kas tika ievēlēta 1920. gadā, Alberts Kviesis ieņēma vietu kā Latviešu zemnieku savienības deputāts, un viņa juridiskā izglītība un pieredze ātri izvirzīja viņu starp vadošajiem parlamentāriešiem. Viņš aktīvi piedalījās Satversmes izstrādē, un daudzi panti šajā dokumentā nes viņa roku un viņa ideju ietekmi, jo viņš dziļi ticēja, ka laba konstitūcija var nodrošināt valsts stabilitāti un pilsoņu tiesību aizsardzību uz gadsimtiem. Ironiski, ka tieši viņš vēlāk bija tas, kas ļāva šo Satversmi pārkāpt un apturēt, klusi noskatoties, kā viss, ko viņš bija palīdzējis radīt, tiek iznīcināts vienas nakts laikā. Saeimas darbs 20. gadu sākumā bija haotisks un grūts, jo partija bija daudz, koalīcijas mainījās bieži, un valdības krita viena pēc otras, nespējot ilgstoši noturēties pie varas. Kviesis vēroja šo haosu ar pieaugošu satraukumu, jo viņš redzēja, ka demokrātiskā sistēma nedarbojas tā, kā viņš bija cerējis, un ka partiju savstarpējie strīdi kavē valsts attīstību un rada iedzīvotājos neapmierinātību. Taču viņš nedomāja, ka risinājums varētu būt demokrātijas atcelšana, bet gan tās uzlabošana un pilnveidošana, un viņš turpināja ticēt, ka ar laiku sistēma nostabilizēsies un sāks darboties efektīvāk. 1925. gadā Alberts Kviesis tika ievēlēts par Saeimas priekšsēdētāju, un šajā amatā viņš palika līdz 1928. gadam, nopelnot cieņu no visām politiskajām pusēm par savu objektivitāti un godīgumu debašu vadīšanā. Viņš nekad neizmantoja savu stāvokli, lai virzītu kādas konkrētas partijas intereses, un vienmēr centās nodrošināt, lai visi deputāti tiktu uzklausīti un lai lēmumi tiktu pieņemti saskaņā ar Satversmi un Saeimas kārtības rulli. Šī reputācija padarīja viņu par ideālu kandidātu prezidenta amatam, kad 1930. gadā beidzās Gustava Zemgala pilnvaru laiks un Saeimai vajadzēja ievēlēt jaunu valsts galvu. Bet vai jūs zināt, kas notika aizkulisēs pirms šīm prezidenta vēlēšanām, un kādas slepenās vienošanās tika panāktas, lai nodrošinātu Kvieša uzvaru? 1930. gada pavasarī Saeima pulcējās, lai ievēlētu jaunu valsts prezidentu, un Alberta Kvieša kandidatūra tika izvirzīta ar Latviešu zemnieku savienības atbalstu, taču balsojuma iznākums nebija skaidrs, jo parlamentā bija daudz partiju un neviena nevarēja viena pati nodrošināt vajadzīgo balsu vairākumu. Notika slepenas sarunas dažādos Rīgas dzīvokļos un restorānos, kur partiju līderi vienojās par atbalstu Kviesim apmaiņā pret dažādiem solījumiem un garantijām, un šīs vienošanās lielākoties palika slepenībā no sabiedrības. Kārlis Ulmanis, kurš tajā laikā bija viens no ietekmīgākajiem politiķiem valstī, personīgi piedalījās šajās sarunās un nodrošināja, ka Kviesis iegūs vajadzīgo atbalstu, un daži vēsturnieki uzskata, ka jau toreiz tika likti pamati tai atkarībai, kas vēlāk izpaudās 15. māja naktī. Ko tieši Ulmanis prasīja no Kvieša apmaiņā pret atbalstu prezidenta vēlēšanās? Šis jautājums līdz šai dienai nav pilnībā atbildēts, jo rakstiskas vienošanās nepastāv vai nav atrastas, taču pēc notikuma attīstības var spriest, ka starp abiem vīriem pastāvēja kāda nerakstīta vienošanās, kas noteica viņu attiecības turpmākajos gados. Kviesis bija pateicīgs Ulmanim par atbalstu, un šī pateicība kopā ar cieņu pret vecāko un pieredzējušāko politiķi iespējams lika viņam pieņemt lēmumus, kurus neatkarīgs un brīvs valsts prezidents nekad nebūtu pieņēmis. 1930. gada 19. aprīlī Alberts Kviesis tika ievēlēts par Latvijas valsts prezidentu ar Saeimas balsu vairākumu, un viņa inaugurācija bija sirsnīga un pacelājoša ceremonija, kurā jaunais prezidents solīja uzticīgi kalpot Latvijas tautai un aizsargāt Satversmi.
Viņa uzrunā izskanēja vārdi par likumu varu, par demokrātijas vērtību un par nepieciešamību visiem pilsoņiem strādāt kopā valsts labā, un klausītāji bija pārliecināti, ka izvēle ir bijusi pareiza un ka Kviesis būs tikpat labs prezidents, kā viņš bija Saeimas priekšsēdētājs. Neviens tajā brīdī nevarēja iedomāties, ka 4 gadus vēlāk šis pats cilvēks klusos noskatīsies, kā viss, ko viņš tajā uzrunā solīja, tiek iznīcināts. Prezidentūras pirmie gadi pagāja samērā mierīgi, un Kviesis pildīja savus pienākumus ar to pašu rūpību un godīgumu, kas bija raksturīgs viņam visos iepriekšējos amatos. Viņš tikās ar ārvalstu diplomātiem, parakstīja likumus, piedalījās valsts svētkos un ceremonijās, un viņa tēls sabiedrībā bija pozitīvs un cienījams. Taču aizkulisēs situācija kļuva arvien saspringtāka, jo globālā ekonomiskā krīze skāra arī Latviju, bezdarbs auga un iedzīvotāju neapmierinātība ar politisko sistēmu pieauga ar katru mēnesi. Šī neapmierinātība radīja labvēlīgu augsni ekstrēmistiskām idejām un autoritārajām kustībām, kas solīja ātrus risinājumus un stingru roku grūtību pārvarēšanai. Eiropā autoritārās kustības guva arvien lielāku popularitāti, un Latvijā šī ietekme izpaudās ne tikai ekstrēmistiskās partijās, bet arī tradicionālo partiju rindās, kur arvien skaļāk sāka skanēt balsis par nepieciešamību sakārtot valsti un izbeigt Saeimas haosu. Kviesis vēroja šīs tendences ar satraukumu, taču viņš ilgi nevarēja noticēt, ka kāds no viņa kolēģiem un draugiem varētu nopietni apsvērt demokrātijas likvidēšanu un autoritāru režīmu ieviešanu. Viņš bija juridiski domājošs cilvēks, kurš ticēja procedūrām un likumiem, un viņam bija grūti saprast, ka citi cilvēki var domāt citādi un uzskatīt varu par augstāku vērtību nekā tiesiskumu. Kārļa Ulmaņa plāni par valsts iekārtas maiņu sāka iezīmēties jau 1932. gadā, kad viņš savās runās sāka arvien atklātāk kritizēt parlamentāro demokrātiju un prasīt stiprāku valsts vadību. Šīs runas tika publicētas laikrakstos, un tās lasīja arī Kviesis, taču viņš interpretēja tās kā politisku retoriku, nevis kā nopietnu brīdinājumu par gaidāmo apvērsumu. Vēlāk viņš atzina, ka bija naivs un ka viņam vajadzēja reaģēt agrāk, taču šīs atzīšanās nāca pārāk vēlu, kad demokrātija jau bija iznīcināta un viņa vara bija kļuvusi par fikciju. Vai jūs varat iedomāties, kā jūtas cilvēks, kurš saprot, ka ir kļūdījies, bet vairs neko nevar mainīt? 1933. gada beigās un 34. gada sākumā politiskā situācija Latvijā strauji sāsinājās, jo tuvojās Saeimas vēlēšanas un dažādas politiskās grupas gatavojās cīņai par varu. Valstī darbojās vairākas paramilitāras organizācijas, no kurām lielākā un ietekmīgākā bija aizsargu organizācija, kas formāli bija pakļauta kara ministram, bet faktiski arvien vairāk tika izmantota Ulmaņa politiskajiem mērķiem. Aizsargi bija bruņoti un disciplinēti, un viņu skaits sasniedza vairākus desmitus tūkstošu vīru, kas padarīja viņus par nopietnu militāru spēku, kurš varēja izšķirt jebkuru konfliktu valstī. Pretī aizsargiem stāvēja Sociāldemokrātiskās partijas atbalstītā strādnieku aizsardzības organizācija, kā arī dažādas mazākas grupas, un valstī valdīja saspringta atmosfēra, kas atgādināja laiku pirms pilsoņu kara. Informācijas dienesti ziņoja par iespējamiem ekstrēmistu plāniem vardarbīgi sagrābt varu, un šīs ziņas tika izmantotas, lai pamatotu profilaktiskus pasākumus no valdības puses. Kviesis saņēma šos ziņojumus un bija nobažījies, taču viņš ticēja, ka konstitucionālās institūcijas spēs tikt galā ar jebkuriem draudiem un ka ārkārtas pasākumi nav nepieciešami. 1934. gada pavasarī baumas par gaidāmo apvērsumu sāka izplatīties arvien plašāk, un pat daži laikraksti publicēja norādes par to, kas varētu notikt tuvākajā nākotnē. Sociāldemokrāti atklāti brīdināja par Ulmaņa plāniem un prasīja, lai valdība veic pasākumus demokrātijas aizsardzībai, taču viņu brīdinājumi tika ignorēti vai noraidīti kā politiska propaganda. Kviesis, kurš bija labi informēts par situāciju, tomēr izvēlējās nereaģēt, un šī nereaģēšana vēlāk tika interpretēta vai nu kā gļēvulība, vai nu kā klusējoša līdzdalība apvērsuma plānos. Bet ko tieši Kviesis zināja un kad viņš to uzzināja? Šis jautājums ir viens no vēstures noslēpumiem, kas nav pilnībā atrisināts līdz šai dienai. Saskaņā ar dažiem avotiem Kviesis tika informēts par konkrētiem apvērsuma plāniem vismaz 2 nedēļas pirms 15. māja, un viņam tika piedāvāta iespēja tos novērst, izmantojot savas konstitucionālās pilnvaras. Citi avoti apgalvo, ka prezidents tika turēts neziņā līdz pēdējiem brīdim un ka viņš uzzināja par apvērsumu tikai tad, kad tas jau bija sācies un kad jebkāda pretestība būtu bijusi bezjēdzīga. Patiesība visticamāk atrodas kaut kur pa vidu. Kviesis, iespējams, zināja, ka kaut kas tiek gatavots, bet nezināja konkrētus datumus un detaļas, un viņš cerēja, ka situācija atrisināsies bez viņa iejaukšanās.
Armijas komandieris ģenerālis Mārtiņš Hartmanis bija cilvēks, kurš varēja būt izšķirošs šajā situācijā, jo armija formāli bija pakļauta prezidentam un varēja tikt izmantota gan apvērsuma īstenošanai, gan tā novēršanai. Kviesis un Hartmanis tikās vairākas reizes nedēļās pirms apvērsuma, un par šo tikšanos saturu nav saglabājies gandrīz nekādu dokumentu, taču pēc Hartmaņa uzvedības 15. maija naktī var spriest, ka viņš bija izvēlējies Ulmaņa pusi un ka viņa lojalitāte prezidentam bija tikai formāla. Vai Kviesis zināja par šo nodevību iepriekš? Ja zināja, tad kāpēc viņš neveica pasākumus, lai to novērstu? Iekšlietu ministrs Alfrēds Bērziņš bija vēl viens svarīgs spēlētājs šajā drāmā, jo viņa pakļautībā atradās policija un viņam bija plaša informācija par politiskajām norisēm valstī. Bērziņš bija Ulmaņa cilvēks, un viņš aktīvi piedalījās apvērsumu sagatavošanā, nodrošinot, ka policija nesagādās problēmas apvērsumniekiem un ka potenciālie pretinieki tiks savlaicīgi neutralizēti. Kviesis, iespējams, neapzinājās, cik dziļi Ulmaņa ietekme ir iefiltrējusies valsts aparātā, un viņš pārvērtēja savu spēju kontrolēt situāciju un ietekmēt notikumu gaitu. Bet tagad mēs nonākam pie pašas svarīgākās un dramatiskākās daļas, pie tā, kas notika tieši 15. maija naktī. 1934. gada 15. maija vakars Rīgā bija silts un mierīgs, un nekas ārēji neliecināja par to, kas drīz notiks. Iedzīvotāji gāja mājās no darba, restorāni un kafejnīcas bija pilni, un pilsētā valdīja parasta darba dienas atmosfēra. Taču dažās vietās šajā vakarā notika tikšanās, kas mainīja Latvijas vēsturi, un šo tikšanos dalībnieki zināja, ka viņi ir iesaistīti kaut kam grandiozā un neatgriezeniskā. Kārlis Ulmanis, kurš tajā brīdī ieņēma ministru prezidenta amatu, pulcēja savus tuvākos līdzgaitniekus slepenā sanāksmē, kur tika pārunātas pēdējās detaļas un izsniegti pēdējie rīkojumi. Aizsargu vienības visā Latvijā tika celtas kājās un gatavotas darbībai, un armijas virsnieki, kas bija iesaistīti sazvērestībā, ieņēma savas pozīcijas un gaidīja signālu rīkoties. Šī bija labi sagatavota operācija, kas bija plānota mēnešiem ilgi, un tās dalībnieki bija pārliecināti par panākumiem, jo viņi zināja, ka galvenie potenciālie pretinieki jau ir neutralizēti vai pierunāti. Alberts Kviesis tajā vakarā atradās savā rezidencē un, saskaņā ar dažiem avotiem, viņš zināja, ka kaut kas notiks vēl šajā naktī. Viņam bija iespēja rīkoties, viņš varēja izsaukt pie sevis armijas komandieri un pavēlēt viņam novērst jebkādus mēģinājumus gāzt valdību, viņš varēja publiski uzrunāt tautu un brīdināt par draudošajām briesmām, viņš varēja izsludināt ārkārtas stāvokli un mobilizēt visus lojālos spēkus. Taču viņš neko no tā nedarīja, un šī nedarīšana ir vislielākais jautājums, kas saistīts ar viņa lomu šajos notikumos. Kāpēc Kviesis klusēja? Vai viņš baidījās par savu dzīvību? Vai viņš bija pierunāts vai iebaidīts? Vai viņš patiešām ticēja, ka apvērsums ir nepieciešams un ka tas dos labumu Latvijai? Vai arī viņš vienkārši bija pārāk vājš un neizlēmīgs, lai rīkotos izšķirošā brīdī? Atbildes uz šiem jautājumiem nav vienkāršas, un iespējams patiesība ir kombinācija no visiem šiem faktoriem un vēl citiem, par kuriem mēs nezinām. Apmēram 11. vakarā 15. maijā Kārlis Ulmanis ar savu svītu ieradās valsts prezidenta rezidencē, lai satiktu Kviesi un informētu viņu par notiekošo. Šī tikšanās ilga vairākas stundas, un par tās saturu mums ir tikai fragmentāras liecības no dažādiem avotiem, kas nevienmēr sakrīt. Taču galvenais ir skaidrs, Ulmanis prasīja no Kvieša apvērsuma apstiprināšanu un valsts galvas svētību operācijai, kas jau bija sākusies, un Kviesis šo svētību sniedza, neprasot tikpat kā nekādu pretī un neizvirzot nekādus nosacījumus. Kāpēc Kviesis tik viegli pieķērās? Daži vēsturnieki uzskata, ka viņam vienkārši nebija izvēles, jo apvērsums jau bija sācies un pretestība būtu bezjēdzīga. Citi norāda, ka Kviesis patiesībā simpatizēja Ulmaņa idejām par stiprāku valsts vadību un bija noguris no parlamentārās demokrātijas hausa. Vēl citi spekulē, ka Ulmanim bija kāda kompromitējoša informācija par Kviesi, kas lika prezidentam pakļauties. Patiesību mēs, iespējams, nekad neuzzināsim pilnībā. Pēc tikšanās ar Ulmanis Kviesis parakstīja dekrētu par Saeimas atlaišanu un ārkārtas stāvokļa izsludināšanu, tādējādi legalizējot apvērsumu un piešķirot tam konstitucionālu fasādi. Šis paraksts bija juridiska formalitāte, jo apvērsums jau bija noticis un Saeimas ēka jau bija ieņemta bruņotu aizsargu vienību, taču tas bija svarīgs simbolisks akts, kas parādīja, ka prezidents ir apvērsuma pusē un ka nav ko cerēt uz pretestību no valsts varas augstākā līmeņa. Vai jūs varat iedomāties, ko juta Kviesis parakstot šo dokumentu? Vai viņa roka trīcēja? Vai viņš apzinājās, ka ar šo parakstu viņš nodod visu, kam bija ticējis un par ko bija cīnījies visu mūžu?
Kamēr Kviesis un Ulmanis tikās prezidenta rezidencē, Rīgas ielās jau risinājās apvērsuma militārā fāze. Aizsargu vienības ieņēma stratēģiski svarīgus punktus – pasta un telegrāfa centrālo ēku, radiostaciju, valdības ēkas un dzelzceļa staciju. Šīs operācijas noritēja bez asins izliešanas, jo pretestība praktiski nepastāvēja, policija bija saņēmusi pavēles nesajaukties, un armija atbalstīja apvērsumniekus vai palika neitrāli. Rīgas iedzīvotāji, kas tajā naktī vēl bija nomodā, vēroja bruņotus vīrus ielās ar izbrīnu, bet bez bažām, jo daudzi nezināja, kas notiek, un domāja, ka varbūt notiek kādas militāras mācības. Sociāldemokrātu līderi, kas bija galvenie potenciālie pretestības organizētāji, tika aizturēti vēl pirms viņi paspēja kaut ko uzsākt, un daži no viņiem pavadīja 15. maija nakti cietumā, nezinot, kas viņus sagaida rītdienā. Arī citu partiju līderi tika novēroti un dažos gadījumos aizturēti, lai novērstu jebkādus mēģinājumus organizēt pretestību vai protestus. Šī bija precīzi izplānota operācija, kas atstāja potenciālajiem pretiniekiem ļoti maz iespēju rēģēt. Kad saule uzlēca pār Rīgu 16. maija rītā, Latvija bija citāda valsts nekā iepriekšējā vakarā. Saeima bija atlaista, politiskās partijas bija aizliegtas vai apturētas, prese bija pakļauta cenzūrai, un vienīgā vara valstī piederēja Kārlim Ulmanim un viņa valdībai. Kviesis palika prezidenta amatā, taču viņa vara tagad bija tikai formāla, un viņš faktiski bija kļuvis par Ulmaņa marioneti, kas izpildīja ceremonijas funkcijas un parakstīja dokumentus, ko viņam lika priekšā. Šī situācija turpinājās vēl 2 gadus, līdz 1936. gadā Kviesis tika aizsūtīts pensijā un Ulmanis pats ieņēma arī prezidenta amatu, kļūstot par neierobežotu Latvijas valdnieku. Šie 2 gadi bija pazemojuma laiks Kviesim, jo viņš bija spiests piedalīties režīma leģitimizēšanā un vērot, kā viss, ko viņš bija palīdzējis radīt, tiek iznīcināts pa gabaliņam. Viņš neprotestēja publiski, bet daži liecinieki stāsta, ka privāti viņš bija ļoti nelaimīgs un nožēloja savu rīcību 15. maija naktī. Bet vai šī nožēla bija patiesa, vai arī tā bija tikai veids, kā attaisnot sevi vēstures priekšā? Lai atbildētu uz šo jautājumu, mums ir jāapskata Alberta Kvieša dzīve pēc viņa prezidentūras beigām un jāmēģina saprast, ko viņš pats domāja par savu lomu šajos notikumos. Pēc atkāpšanās no prezidenta amata 1936. gadā Alberts Kviesis aizgāja no publiskās dzīves un apmetās uz dzīvi savā lauku mājā Kurzemē, kur viņš pavadīja pēdējos savas dzīves gadus klusumā un vientulībā. Viņš nevēlējās tikties ar žurnālistiem vai vēsturniekiem, un viņš atteicās sniegt intervijas vai rakstīt memoārus par savu laiku prezidenta amatā. Šī klusēšana var liecināt gan par kauna sajūtu, gan par bailēm, gan vienkārši par nogurumu no politikas un vēlmi aizmirst visu notikušo. Daži, kas viņu pazina, stāstīja, ka Kviesis bieži runāja par pagātni un par savām kļūdām, un ka viņš uzskatīja 15. maiju par sava mūža lielāko neveiksmi. Taču šīs liecības ir netieši avoti, kas nav pilnībā uzticami, un mēs nevaram būt droši, ka tās atspoguļo Kvieša patiesos uzskatus, nevis tikai to, ko viņš gribēja, lai citi domā par viņu. Cilvēki bieži pārraksta savu vēsturi, lai izskatītos labāk nākamo paudžu acīs, un nav iemesla domāt, ka Kviesis bija izņēmums no šīs cilvēciskās tendences. Interesanti, ka Kviesis nekad publiski nekritizēja Ulmaņa režīmu un nekad neprasīja demokrātijas atjaunošanu, pat pēc tam, kad viņš vairs nebija pie varas un formāli varēja brīvi izteikties. Vai tas liecina par to, ka viņš patiesībā atbalstīja to, kas notika 15. maijā? Vai arī viņš vienkārši baidījās no sekām, kas varētu rasties, ja viņš sāktu kritizēt režīmu? Šis jautājums paliek atklāts. Ulmaņa režīms pastāvēja līdz 1940. gadam, kad Padomju Savienība okupēja Latviju un izbeidza gan autoritāro režīmu, gan Latvijas neatkarību kā tādu. Ironija ir tajā, ka demokrātija, kuru Ulmanis bija iznīcinājis, tika aizstāta ar vēl sliktāku tirāniju, un ka visi viņa solījumi par nacionālu atzimšanu un tautas labklājību izrādījās tukši vārdi, kas neko neaizsargāja pret ārēju agresiju. Kviesis šo okupāciju piedzīvoja kā privātpersona, un viņa liktenis pēc 1940. gada ir ietīts neskaidrībā. Dažos avotos minēts, ka Kviesis tika aizturēts un izsūtīts, citos, ka viņam izdevās izvairīties no represijām sava augstā vecuma un sliktās veselības dēļ. Precīzi datumi un apstākļi nav zināmi, un šī neskaidrība ir vēl viena no daudzajām neatbildētajām mīklām, kas saistītas ar Alberta Kvieša dzīvi un karjeru. Bet vai jūs zināt, ka pastāv teorija, ka Kviesis patiesībā bija daudz vairāk iesaistīts apvērsuma plānošanā, nekā tas šķiet no pirmā acu uzmetiena? Daži vēsturnieki, kas pētījuši 15. maija notikumus, norāda uz vairākām dīvainībām, kas liek apšaubīt tradicionālo versiju par Kviesi kā pasīvu upuri,
kas tika pielikts pie notikuša fakta. Pirmkārt, Kvieša rīcība 15. maija naktī bija pārāk ātra un pārāk gluda, lai būtu spontāna reakcija uz negaidītu situāciju. Viņš parakstīja visus dokumentus bez kavēšanās un bez jebkādiem protestiem, it kā viņš būtu tam sagatavojies iepriekš. Otrakārt, nav nekādu pierādījumu, ka Kviesis būtu mēģinājis sazināties ar kādu no potenciālajiem apvērsumu pretiniekiem, ne ar sociāldemokrātiem, ne ar citām partijām, ne ar ārvalstu diplomātiem. Treškārt, pēc apvērsuma Kviesis saņēma visai labvēlīgu attieksmi no Ulmaņa režīma, viņam tika saglabāta pensija, īpašumi un brīvība, kas nebūtu tipiski nodevējam vai neusticamam cilvēkam. Šie fakti liek domāt, ka Kviesis iespējams bija apvērsuma līdzdalībnieks, nevis tā upuris, un ka viņa šoks un nožēla bija tikai publisks tēls, kas tika radīts, lai pasargātu viņa reputāciju. Protams, šī ir tikai hipotēze, un mums nav tieši pierādījumu, kas to apstiprinātu, taču tā ir pietiekami ticama, lai par to būtu vērts padomāt. Ja šī hipotēze ir patiesa, tad kāpēc Kviesis būtu piekritis piedalīties apvērsumā? Varbūt viņš patiešām ticēja, ka demokrātija Latvijā ir kļuvusi neefektīva un ka autoritārs režīms ir labāks risinājums. Varbūt viņam tika piedāvāts kaut kas pretī – vara, nauda, aizsardzība no kādiem draudiem. Varbūt viņš vienkārši nebija tik principiāls cilvēks, par kādu viņš gribēja likties, un pragmatiski izvēlējās uzvarētāju pusi. Uz šiem jautājumiem mēs, iespējams, nekad nesaņemsim pilnīgu atbildi. Tomēr ir arī cita versija, kas uzlūko Kvieša rīcību citādākā gaismā un kas parāda viņu mazāk negatīvā lomā. Saskaņā ar šo versiju, Kviesis patiešām tika nostādīts fakta priekšā un viņam patiešām nebija citas izvēles, kā parakstīt dokumentus, ko viņam lika priekšā. Apvērsums jau bija sācies, armija un policija bija Ulmaņa pusē, un jebkāda pretestība no Kvieša puses būtu bijusi ne tikai bezjēdzīga, bet arī bīstama viņam pašam un, iespējams, arī viņa ģimenei. Šādā situācijā parakstīt dokumentus un piekāpties nebija gļēvulība, bet gan saprātīga izdzīvošanas stratēģija, kas ļāva Kviesim saglabāt vismaz kādu ietekmi uz notiekošo un, iespējams, novērst sliktākus iznākumus. Šī versija parāda Kviesi kā traģisku figūru, kas bija iesprostota starp saviem principiem un realitāti, un kas izvēlējās kompromisu, lai izdzīvotu. Daudzi cilvēki līdzīgās situācijās ir rīkojušies tāpat, un mēs nevaram viņus pārāk bargi tiesāt, nesaprastami pilnībā to spiedienu un draudus, ar kuriem viņi saskārās. Kviesis nebija varonis, bet viņš arī nebija nodevējs, viņš bija vienkārši cilvēks, kas atradās nepareizajā vietā nepareizajā laikā un kas nespēja stāties pretī spēkiem, kas bija daudz lielāki par viņu. Bet kuru versiju jūs uzskatāt par patiesu? Vai Kviesis bija apvērsuma līdzdalībnieks, vai tā upuris, vai kaut kas pa vidu? Neatkarīgi no tā, kā mēs vērtējam Kvieša rīcību, fakts paliek fakts. 15. maijā 1934. gadā Latvijā notika valsts apvērsums, kas iznīcināja demokrātiju un nodibināja autoritāru režīmu, un valsts prezidents Alberts Kviesis šo apvērsumu neapturēja, lai gan viņam bija konstitucionāls pilnvars to darīt. Tas ir vēsturisks fakts, kas nav apstrīdams, un kas paliek kā mūžīga ēna pār Kvieša citādi iespaidīgo karjeru jurisprudencē un valsts dienestā. Ko mēs varam mācīties no šīs vēstures? Varbūt to, ka demokrātija nav pašsaprotama un ka tā ir jāaizsargā aktīvi, nevis pasīvi jāgaida, ka kāds cits to izdarīs mūsu vietā. Varbūt to, ka principi un vērtības ir jāaizstāv arī tad, kad tas ir grūti un bīstami, nevis tikai tad, kad tas ir viegli un ērti. Varbūt to, ka uzticēšanās cilvēkiem, kas runā skaistus vārdus par tautas labumu, var būt ļoti bīstama, ja mēs nekontrolējam viņu rīcību un neprasa no viņiem atbildību. Šie jautājumi ir aktuāli ne tikai vēsturniekiem, bet mums visiem, kas dzīvojam demokrātiskās valstīs un kas vēlamies, lai šī demokrātija turpinātos arī nākotnē. Alberta Kvieša stāsts ir brīdinājums par to, cik viegli demokrātija var tikt iznīcināta, ja tie, kam ir vara un atbildība to aizsargāt, izvēlas klusēt un nepretojoties. Bet tagad atgriezīsimies pie tā, ko mēs zinām par pašu apvērsuma nakti, un apskatīsim dažas detaļas, kas parasti paliek ārpus standarta vēstures grāmatām. 15. maija nakts bija pilna ar maz zināmām epizodēm un negaidītiem pavērsieniem, par kuriem lielākā daļa cilvēku nekad nav dzirdējuši. Piemēram, vai jūs zināt, ka daži armijas virsnieki mēģināja organizēt pretestību apvērsumam, bet tika apturēti un neutralizēti pirms viņi paspēja kaut ko uzsākt? Vai jūs zināt, ka ārvalstu diplomāti Rīgā tika informēti par apvērsumu gandrīz reālaikā un ka daži no viņiem apsvarēja iespēju iejaukties? Vai jūs zināt, ka paša Ulmaņa līdzgaitnieku vidū bija domstarpības par to, cik tālu vajadzētu iet un cik radikāli būtu jārīkojas?
Šīs epizodes parāda, ka vēsture nav vienkāršs un lineārs stāstījums, bet gan sarežģīta mozaīka, kur daudzi faktori un aktieri ietekmē notikumus un kur iznākums varēja būt citādāks, ja kāds būtu rīkojies savādāk. Kviesis bija tikai viens no daudziem spēlētājiem šajā drāmā, un, lai arī viņa loma bija svarīga, viņš nebija vienīgais, kas noteica iznākumu. Armijas loma apvērsumā ir īpaši interesanta un maz izpētīta tēma, kas pelna atsevišķu uzmanību. Saskaņā ar satversmi, Latvijas armija bija pakļauta valsts prezidentam, un prezidentam bija tiesības pavēlēt armijai aizstāvēt valsts iekārtu pret jebkādiem iekšējiem vai ārējiem draudiem. Teorētiski Kviesis varēja pavēlēt armijai apturēt apvērsumu un arestēt apvērsumniekus, un, ja armija būtu izpildījusi šo pavēli, apvērsums būtu izgāzies. Taču praksē situācija bija daudz sarežģītāka. Ģenerālis Mārtiņš Hartmanis, kurš komandēja Latvijas armiju, bija saistīts ar Ulmaņa aprindām un bija informēts par apvērsumu plāniem ilgi pirms 15. maija. Viņš nebija aktīvs apvērsuma organizētājs, bet viņš arī nebija gatavs tam pretoties, un viņa pasīvā nostāja faktiski garantēja, ka armija neiejauksies, lai aizsargātu demokrātiju. Kviesis, iespējams, zināja par Hartmaņa nostāju un saprata, ka viņa pavēles vienkārši netiktu izpildītas, un tāpēc viņš nepamēģināja tās dot, viņš izvēlējās nekonfrontēt, nevis cīnīties un zaudēt. Šī izvēle var šķist gļēva, taču no citas puses, tā var būt arī pragmatiska. Ja Kviesis būtu mēģinājis pretoties un ja armija būtu atteikusies viņam paklausīt, tas būtu radījis konstitucionālu krīzi un, iespējams, pat asins izliešanu. Kviesis, iespējams, uzskatīja, ka labāk ir ļaut apvērsumam notikt mierīgi nekā provocēt konfliktu, kas varētu maksāt daudz dzīvību. Šī loģika ir saprotama, lai arī tā ir arī kritizējama. Bet vai Kviesis tiešām domāja tik taktiski un pragmatiski, vai arī viņš vienkārši baidījās un meklēja attaisnojumus savai nedarīšanai? Šis jautājums mūs ved pie dziļākas problēmas, pie jautājuma par to, kas īsti bija Alberts Kviesis kā cilvēks un kādi motīvi vadīja viņa rīcību. Vai viņš bija godīgs ideālists, kurš tika salauzts skarbās realitātes priekšā? Vai viņš bija oportunists, kurš vienmēr izvēlējās uzvarētāju pusi? Vai viņš bija vienkārši vājš cilvēks, kurš nespēja pieņemt grūtus lēmumus grūtos brīžos? Dokumenti un liecības, kas mums ir pieejami, nesniedz skaidru atbildi uz šo jautājumu, un iespējams patiesība ir tāda, ka Kviesis bija sarežģīta personība ar dažādiem un bieži pretrunīgiem motīviem. Viņš bija cilvēks, nevis karikatūra, un cilvēki reti kad iedaras vienkāršās kategorijās kā varonis vai nodevējs. Varbūt mums ir jāpieņem šī sarežģītība un jāatsakās no mēģinājumiem reducēt Kviesi līdz vienai etiķetei. Tomēr tas nenozīmē, ka mēs nevaram spriest par viņa rīcību un tās sekām. Neatkarīgi no Kvieša personīgajiem motīviem, viņa lēmums klusēt 15. maija naktī bija maldinošs Latvijas tautai, kas bija ievēlējusi viņu kā demokrātijas sargu un kas paļāvās, ka viņš aizstāvēs satversmi un valsts iekārtu. Kviesi šo paļāvību nenopelnīja, un tas ir fakts, kas paliek neatkarīgi no jebkādiem attaisnojumiem vai izskaidrojumiem. Ko jūs domājat, vai Kviesis bija pelnījis piedošanu par savu rīcību, vai arī viņš ir jātiesā pēc visas vēstures bardzības? Šis jautājums nav tikai akadēmisks, jo tas skar fundamentāls problēmas par atbildību, pienākumu un godaprātu publiskajā dienestā. Ja mēs piedodam Kviesim, mēs riskējam radīt precedentu, kas ļauj nākotnes amatpersonām izvairīties no atbildības līdzīgās situācijās. Taču, ja mēs viņu stingri nosodām, mēs riskējam ignorēt tos sarežģītos apstākļus, kas ietekmē viņa izvēli, un spriest pārāk vienkāršot par situāciju, kuru mēs pilnībā nesaprotam. Varbūt pareizā pieeja ir mēģināt saprast, nevis tiesāt, un izmantot Kvieša stāstu kā mācību stundu par demokrātijas trauslumu un par nepieciešamību būt modriem un aktīviem tās aizsardzībā. Kviesis mums parāda, cik viegli ir klusēt un piekāpties, un cik grūti ir stāvēt par saviem principiem, kad apstākļi ir nelabvēlīgi. Viņa stāsts ir brīdinājums, nevis paraugs, un mēs varam mācīties no viņa kļūdām, pat ja mēs pilnībā nesaprotam viņa motīvus. Un tomēr paliek jautājums, kas būtu noticis, ja Kviesis būtu rīkojies citādi? Šis hipotētiskais jautājums ir aizraujošs, jo tas ļauj mums iedomāties alternatīvu vēsturi, kurā Latvija saglabāja demokrātiju un izvairījās no autoritārā režīma. Ja Kviesis būtu atteicies parakstīt apvērsumu dokumentus un publiski nosodījis Ulmaņa rīcību, kas būtu noticis tālāk? Viens iespējamais scenārijs ir tāds, ka Ulmanis būtu turpinājis apvērsumu bez prezidenta atbalsta un vienkārši ignorējis Kviesi, arestējot viņu vai aizsūtot viņu trimdā. Šajā gadījumā iznākums būtu bijis līdzīgs tam, kas faktiski notika, tikai ar to starpību, ka Kviesis būtu palicis vēsturē kā pretestības varonis, nevis kā klusējošs līdzdalībnieks.
Šis scenārijs ir ticams, ņemot vērā Ulmaņa apņēmību un resursus, kas bija viņa rīcībā. Cits iespējamais scenārijs ir tāds, ka Kvieša pretestība būtu iedvesmojusi citus, un ka būtu izveidojusies plaša opozīcija apvērsumam, kas varbūt būtu spējusi to apturēt vai vismaz nopietni apdraudēt. Šis scenārijs ir mazāk ticams, jo Ulmanis bija rūpīgi sagatavojies un bija neutralizējis potenciālos pretiniekus, taču tas nav pilnīgi neiespējams. Vēsture nereti pagriezās uz negaidītiem ceļiem, kad kāds uzdrošinājās stāties pretī šķietami nenovēršamam. Vēl viens scenārijs, kas ir iespējams, bet par kuru maz kas ir domāts, ir tāds, ka Kvieša pretestība būtu provocējusi asiņainu konfliktu, kas būtu prasījis daudz dzīvību un nodarījis Latvijai lielāku kaitējumu nekā mierīgais apvērsums, kas faktiski notika. Šajā gadījumā Kvieša lēmums klusēt, lai arī morāli apšaubāms, būtu bijis pragmatiski saprātīgs un būtu pasargājis tautu no sliktāka iznākuma. Šī versija ir pretrunīga, taču tā parāda, ka morāli vienkāršas situācijas reālajā dzīvē reti kad pastāv. Bet kādu scenāriju jūs uzskatāt par visticamāko un ko jūs būtu darījuši Kvieša vietā? Šī ir lielākā un grūtākā mācība, ko mums sniedz Alberta Kvieša stāsts. Tas liek mums domāt par savu rīcību un saviem principiem, un par to, cik droši mēs esam par savu spēju tos aizstāvēt kritiskos brīžos. Viegli ir būt drosmīgam, kad tas neko nemaksā, un viegli ir nosodīt citus par gļēvulību, ja mēs paši nekad neesam bijuši līdzīgā situācijā. Taču kas notiktu, ja mūsu priekšā stātu bruņoti vīri un prasītu, lai mēs parakstām dokumentu, kas iznīcina visu, kam esam ticējuši? Vai mēs atteiktos, zinot, kādas var būt sekas? Es nevaru atbildēt šo jautājumu jūsu vietā, un es šaubos, vai kāds to var. Mēs visi gribam ticēt, ka mēs būtu varoņi, taču patiesība ir tāda, ka lielākā daļa cilvēku līdzīgās situācijās izvēlas to pašu, ko izvēlējās Kviesis – klusēt un piekāpties, cerībā saglabāt vismaz kaut ko. Tas nav jauks skatiens uz cilvēka dabu, taču tas ir godīgs skatiens, un mēs neko neiegūstam, ja sev par to melojam. Alberta Kvieša stāsts ir spogulis, kurā mēs varam ieraudzīt savus pavisam cilvēciskos trūkumus un savas bailes, un kurā mēs varam pārdomāt, kā mēs vēlamies dzīvot un par ko mēs esam gatavi cīnīties. Viņš nebija varonis, taču viņš arī nebija nezvērs, viņš bija vienkārši cilvēks, un viņa stāsts ir cilvēcisks stāsts par izvēlēm, sekām un nožēlu. Un tagad, kad mēs esam apskatījuši Kvieša dzīvi, viņa lomu 15. maija notikumos un dažādās interpretācijas par viņa rīcību, ir laiks jautāt, ko mēs paši esam gatavi darīt, lai nepieļautu līdzīgus notikumus mūsu laikā. Arhīvu dokumenti, kas tika atklāti tikai pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 90. gadu sākumā, atklāja kādu satraucošu detaļu, par kuru vēsturnieki ilgi nav runājuši publiski. Izrādās, ka 15. maija naktī Rīgā darbojās vismaz 3 atsevišķas sakaru līnijas, pa kurām informācija plūda starp dažādiem varas centriem, un Alberts Kviesis bija pieslēgts tikai vienai no tām. Tas nozīmē, ka prezidents saņēma tikai to informāciju, ko Ulmaņa cilvēki vēlējās viņam sniegt, un ka viņš faktiski bija informācijas vakumā tieši tajā brīdī, kad viņam vajadzēja pieņemt vissvarīgākos lēmumus savā dzīvē. Vai tas maina mūsu izpratni par Kvieša rīcību, un vai mēs varam viņu tiesāt par lēmumiem, kas tika pieņemti uz nepilnīgas informācijas pamata? Šī atklāsme liek mums pārskatīt visu notikumu chronoloģiju un saprast, ka apvērsuma organizētāji bija daudz rūpīgāk sagatavojušies, nekā tas šķita no pirmā acu uzmetiena. Viņi ne tikai kontrolēja armiju un policiju, bet arī informācijas plūsmu, un tas deva viņiem milzīgu priekšrocību pār visiem, kas varētu mēģināt viņiem pretoties. Kviesis, kurš bija pieradis pie atklātas un godīgas politiskās diskusijas Saeimā, vienkārši nebija gatavs šādai slepenai un manipulatīvai spēlei, un viņš tika pārspēlēts vēl pirms viņš saprata, ka spēle vispār ir sākusies. Telefona sarunu ieraksti, kas tika atrasti bijušās valsts drošības komitejas arhīvos, parāda, ka 15. maija vakarā Kviesis vairāk kārt mēģināja sazināties ar dažādām amatpersonām, taču viņa zvani vai nu netika savienoti, vai arī tika pārtraukti pēc dažām sekundēm. Viņš mēģināja sasniegt ģenerāli Hartmani, taču viņam tika paziņots, ka ģenerālis ir sanāksmē un nevar runāt. Viņš mēģināja zvanīt iekšlietu ministrijai, taču tur neviens necēla klausuli. Viņš pat mēģināja sazināties ar dažiem Saeimas deputātiem, taču arī šie mēģinājumi bija neveiksmīgi. Vai tas bija sakritība, vai arī apzināta izolācijas stratēģija? Atbilde uz šo jautājumu kļūst skaidrāka, kad mēs apskatām aizsargu organizācijas rīcību tajā vakarā. Izrādās, ka jau no 8:00 vakarā aizsargu vienības bija ieņēmušas pozīcijas pie galvenajām telefonu centrālēm Rīgā, un viņiem bija dotas instrukcijas kontrolēt noteiktus telefonu savienojumus.
Prezidenta rezidences līnija bija starp tām, kas tika īpaši uzraudzītas, un visi izejošie zvani tika filtrēti caur aizsargu kontrolpunktu. Tas nozīmē, ka Kviesis faktiski bija gūsteknis savā pašā rezidencē vēl pirms Ulmanis ieradās pie viņa ar savām prasībām. Šī informācija pilnībā maina mūsu izpratni par to, kas notika tajā naktī, un liek mums uzdot pavisam citus jautājumus nekā tos, kurus mēs parasti uzdodam. Vairs nav jautājums par to, kāpēc Kviesis nerīkojās, bet gan par to, vai viņam vispār bija iespēja rīkoties. Ja prezidents bija izolēts no ārpasaules un ja viņam nebija iespējas sazināties ar potenciālajiem sabiedrotajiem, tad viņa izvēle parakstīt dokumentus izskatās daudz saprotamāka un mazāk nosodāma. Viņš nebija gļēvulis, kas izvēlējās nedarīt neko, bet gan cilvēks, kam tika atņemta iespēja darīt jebko. Taču šeit rodas jauns jautājums, kas ir tikpat svarīgs kā iepriekšējie. Ja Kviesis bija tik rūpīgi izolēts un kontrolēts, tad kāpēc apvērsuma organizētājiem vispār bija vajadzīgs viņa paraksts un viņa formālais atbalsts? Viņi varēja vienkārši ignorēt prezidentu un rīkoties bez viņa, kā to darīja daudzi citi apvērsuma vadītāji citās valstīs un citos laikos. Kāpēc Ulmanis tērēja laiku un resursus, lai iegūtu Kvieša piekrišanu, ja viņš jau kontrolēja visus reālos varas instrumentus? Atbilde uz šo jautājumu atklāja kaut ko svarīgu par Ulmaņa domāšanu un par viņa izpratni par varu un leģitimitāti. Ulmanis nebija vienkārši diktators, kas gribēja varu varas dēļ, bet gan cilvēks, kurš uzskatīja sevi par tautas glābēju un kurš gribēja, lai viņa rīcība tiktu uztverta kā likumīga un pareiza. Viņam bija svarīgi, lai apvērsums izskatītos nevis kā vardarbīgs varas sagrābšanas akts, bet gan kā konstitucionāla procedūra, ko atbalsta valsts augstākā amatpersona. Kvieša paraksts deva šo leģitimitātes fasādi, un tāpēc tas bija tik svarīgs Ulmanim. Šī izpratne par Ulmaņa motivāciju palīdz mums saprast arī to, kāpēc Kviesis tika atstāts prezidenta amatā vēl 2 gadus pēc apvērsuma, nevis nekavējoties aizsūtīts pensijā vai arestēts. Ulmanim bija vajadzīgs Kviesis kā leģitimitātes simbols, kā pierādījums tam, ka jaunais režīms ir likumīgs un ka tas nav vienkārši militāra diktatūra. Kviesis pildīja šo lomu, lai arī viņam vairs nebija nekādas reālas varas, un viņa klātbūtne prezidenta amatā palīdzēja Ulmanim uzturēt ilūziju par konstitucionālu nepārtrauktību. Bet vai Kviesis apzinājās šo savu lomu, un vai viņš to pieņēma labprātīgi vai piespiedu kārtā? Liecības no cilvēkiem, kas pazina Kviesi personīgi, liecina, ka viņš bija ļoti nelaimīgs pēdējos 2 savas prezidentūras gados un ka viņš jutās kā gūsteknis zelta būrī. Viņš turpināja pildīt savus ceremoniālos pienākumus, taču viņa entuziasms un enerģija bija pazuduši, un tie, kas viņu redzēja šajā laikā, apraksta viņu kā noguruša un nomākta cilvēka tēlu. Viņš zināja, ka viņš tiek izmantots, un viņš zināja, ka viņa klātbūtne palīdz leģitimizēt režīmu, kuru viņš savā sirdī nevarēja atbalstīt, taču viņš nespēja vai negribēja no tā izkļūt. Kāpēc Kviesis neatkāpās no amata, ja viņš bija tik nelaimīgs un ja viņš nejutās ērti savā lomā? Šis jautājums ir uzdots daudzas reizes, un uz to nav vienas skaidras atbildes. Daži uzskata, ka Kviesis cerēja, ka viņa klātbūtne amatā vismaz nedaudz ierobežos Ulmaņa rīcību un pasargās Latviju no sliktākajiem ekscesiem. Citi domā, ka viņš vienkārši baidījās no tā, kas varētu notikt ar viņu un viņa ģimeni, ja viņš atklāti nostātos pret režīmu. Vēl citi spekulē, ka Kviesis bija pārāk lepns, lai atzītu savu sakāvi un aizietu, un ka viņš cerēja, ka situācija kaut kā mainīsies un ka viņš atgūs savu ietekmi. Visticamāk, patiesība ir kombinācija no visiem šiem faktoriem un vēl citiem, par kuriem mēs nezinām. Cilvēku motivācijas reti, kad ir vienkāršas, un Kviesis nebija izņēmums no šī likuma. Viņš bija sarežģīts cilvēks sarežģītā situācijā, un viņa izvēles atspoguļoja šo sarežģītību. Interesanti, ka Ulmaņa režīms nekad publiski nekritizēja Kviesi un nekad nemēģināja viņu diskreditēt vai pazemot. Tas ir neparasti autoritāriem režīmiem, kas parasti cenšas iznīcināt savu priekšgājēju reputāciju un parādīt sevi kā vienīgo pareizo alternatīvu. Ulmanis šķiet cienīja Kviesi vai vismaz uzskatīja, ka viņa cieņa pret bijušo prezidentu palīdz uzturēt režīma leģitimitāti. Šī savdabīgā attiecība starp abiem vīriem ir vēl viens noslēpums, kas nav pilnībā atrisināts. Daži vēsturnieki ir izvirzījuši hipotēzi, ka starp Ulmanis un Kviesi pastāvēja kāda personīga vienošanās vai pat draudzība, kas izskaidro viņu savstarpējo attieksmi. Šī hipotēze ir balstīta uz faktu, ka abi vīri bija pazīstami jau daudzus gadus pirms apvērsuma un ka viņi bija strādājuši kopā dažādos politiskos projektos. Viņi abi piederēja pie Latviešu zemnieku savienības, viņi abi bija piedalījušies Latvijas valsts dibināšanā, un viņi abi dalīja noteiktas vērtības un uzskatus par Latvijas nākotni.
Iespējams, ka šī kopīgā vēsture radīja saikni starp viņiem, kas pārsniedza politiskās domstarpības. Taču šī hipotēze ir arī problemātiska, jo tā liek domāt, ka Kviesis varēja būt vairāk iesaistīts apvērsumu plānošanā, nekā tas šķiet no oficiālajiem dokumentiem. Ja viņš un Ulmanis bija tuvi un ja viņi uzticējās viens otram, tad ir grūti noticēt, ka Ulmanis būtu pilnībā slēpis savus plānus no Kvieša. Varbūt Kviesis zināja vairāk nekā viņš vēlāk atzina, un varbūt viņa šoks 15. maija naktī bija vismaz daļēji izspēlēts. Šis jautājums mūs atgriež pie pamatproblēmas, kas caurvīja visu Kvieša stāstu, proti pie jautājuma par to, cik daudz viņš zināja un kad viņš to uzzināja. Mēs esam apskatījuši dažādas versijas un dažādus pierādījumus, taču mēs joprojām nevaram ar pilnu pārliecību pateikt, vai Kviesis bija apvērsuma upuris, līdzdalībnieks vai kaut kas pa vidu. Šī neskaidrība iespējams nekad netiks pilnībā atrisināta, jo galvenie liecinieki ir miruši un daudzi dokumenti ir pazuduši vai iznīcināti. Bet varbūt šī neskaidrība pati par sevi ir svarīga mācība, ko mēs varam gūt no šī stāsta. Vēsture reti kad sniedz mums skaidras un vienkāršas atbildes, un mēģinājumi reducēt sarežģītus notikumus līdz vienkāršām formulām parasti noved pie sagrozījumiem un pārpratumiem. Kvieša stāsts ir labs piemērs tam, cik sarežģīta var būt vēsture un cik grūti var būt spriest par cilvēkiem un viņu rīcību, ja mēs pilnībā nesaprotam kontekstu, kurā viņi darbojās. Mēs varam nosodīt Kviesi par viņa klusēšanu, taču mēs nevaram būt droši, ka mēs paši viņa vietā būtu rīkojušies citādi. Tagad pievērsīsimies vēl vienam aspektam, kas bieži tiek ignorēts diskusijās par 15. maiju, proti starptautiskajam kontekstam un ārvalstu reakcijai uz notikumiem Latvijā. 1934. gads bija laiks, kad autoritārie režīmi visā Eiropā guva arvien lielāku popularitāti un kad demokrātija daudzās valstīs šķita apdraudēta vai jau iznīcināta. Vācijā pie varas bija nācis Hitlers, Itālijā valdīja Musolīni, Polijā bija Pilsudska režīms, un daudzās citās valstīs demokrātiskās institūcijas bija vājinātas vai likvidētas. Šajā kontekstā Ulmaņa apvērsums Latvijā nešķita nekas īpašs vai šokējošs, un ārvalstu reakcija bija samērā piezemēta. Lielbritānija, Francija un citas rietumu demokrātijas formāli nosodīja apvērsumu, taču viņu nosodījums bija vājš un bez praktiskām sekām. Viņi bija pārāk aizņemti ar savām problēmām un ar pieaugošajiem draudiem no nacistiskās Vācijas, lai pievērstu nopietnu uzmanību notikumiem mazā Baltijas valstī. Turklāt daudz rietumu politiķi privāti simpatizēja Ulmaņa idejām par stipru valdību un uzskatīja, ka autoritārs režīms Latvijā varētu būt labāks nekā nestabila demokrātija, kas varētu krist komunistu vai nacistu rokās. Padomju Savienība, kas bija Latvijas lielākais kaimiņš un potenciālais drauds, reaģēja uz apvērsumu ar piesardzīgu interesi. Maskava vēroja notikumus Rīgā un analizēja, ko tie nozīmē Padomju Savienības interesēm reģionā. Ulmaņa režīms bija antikomunistisks, taču tas bija arī nacionalistisks un potenciāli naidīgs pret Vāciju, kas padarīja to par sarežģītu partneri Padomju Savienības ārpolitikai. Galu galā Maskava izvēlējās nogaidīt un vērot, kā situācija attīstīsies, pirms pieņemt jebkādus lēmumus. Vācija, kas tajā laikā bija tikko sākusi savu ceļu uz agresīvu ekspansionismu, arī vēroja notikumus Latvijā ar interesi. Nacisti simpatizēja Ulmaņa autoritārajām metodēm, taču viņi arī bija nobažījušies par viņa nacionālismu un par viņa potenciālo pretestību vācu interesēm Baltijā. Attiecības starp Ulmaņa Latviju un nacistisko Vāciju bija sarežģītas un mainīgas, un tās galu galā beidzās ar Latvijas okupāciju 1940. gadā. Šis starptautiskais konteksts ir svarīgs, jo tas parāda, ka Latvija nebija izolēta sala, bet gan daļa no plašākas Eiropas politiskās ainas, un ka notikumi Rīgā bija saistīti ar procesiem, kas norisinājās visā kontinentā. Ulmaņa apvērsums nebija unikāls vai neparasts notikums, bet gan daļa no plašākas tendences, kas tajā laikā pārņēma Eiropu. Tas neattaisno apvērsumu un nemazina Kvieša atbildību, taču tas palīdz mums saprast kontekstu, kurā šie notikumi risinājās. Bet kā šis starptautiskais konteksts ietekmēja Kvieša domāšanu un viņa lēmumus? Mēs zinām, ka Kviesis bija labi informēts par notikumiem Eiropā un ka viņš vēroja autoritāro režīmu uzplaukumu ar satraukumu. Viņš bija demokrāts pēc pārliecības, un viņš nevarēja simpatizēt Hitlera vai Musolīna idejām. Taču viņš arī redzēja, ka demokrātija daudzās valstīs nespēja tikt galā ar ekonomiskajām un sociālajām problēmām, un ka iedzīvotāji arvien vairāk pievēršas autoritāriem līderiem, kas sola ātrus risinājumus. Šī realitāte iespējams ietekmēja viņa vērtējumu par situāciju Latvijā un par Ulmaņa plāniem.
Daži vēsturnieki ir izvirzījuši hipotēzi, ka Kviesis iespējams uzskatīja Ulmaņa apvērsumu par mazāko ļaunumu salīdzinājumā ar citām alternatīvām, kas varēja realizēties Latvijā. Ja demokrātija turpinātu vājināties un ja politiskā nestabilitāte pieaugtu, Latvija varētu kļūt par vieglu mērķi ekstrēmistiskām kustībām, kas būtu daudz sliktākas nekā Ulmaņa nacionālais autoritārisms. Šajā skatījumā Kvieša lēmums atbalstīt apvērsumu varētu būt bijis mēģinājums pasargāt Latviju no sliktāka likteņa. Šī hipotēze ir interesanta, taču tā ir arī problemātiska, jo tā pieņem, ka Kviesis spēja paredzēt nākotni un ka viņš zināja, kas notiks, ja apvērsums nenotiks. Patiesībā neviens nevarēja zināt, kā situācija attīstīsies, un Kvieša lēmums, ja tas bija balstīts uz šādiem aprēķiniem, bija balstīts uz spekulācijām, nevis uz faktiem. Turklāt vēsture parādīja, ka Ulmaņa režīms nespēja pasargāt Latviju no ārējiem draudiem un ka valsts galu galā tika okupēta, neskatoties uz visiem Ulmaņa centieniem to nostiprināt. Bet vai mēs varam tiesāt Kviesi par to, ka viņš nevarēja paredzēt nākotni? Šis jautājums ir fundamentāls, jo tas skar to, kā mēs vērtējam vēsturiskās personības un viņu lēmumus. Mēs zinām, kas notika pēc 15. maija, taču Kviesis to nezināja, un viņš pieņēma savus lēmumus, balstoties uz informāciju un izpratni, kas viņam bija pieejama tajā brīdī. Vai ir godīgi viņu tiesāt, izmantojot zināšanas, kas viņam nebija pieejamas? No vienas puses, mēs varam teikt, ka Kviesis bija atbildīgs par savu lēmumu sekām, neatkarīgi no tā, vai viņš tās paredzēja vai nē. Viņš bija valsts prezidents, un viņam bija pienākums aizsargāt satversmi un demokrātiju, un viņš šo pienākumu nepildīja. Tas ir fakts, kas paliek neatkarīgi no jebkādiem attaisnojumiem vai izskaidrojumiem. No otras puses, mēs varam teikt, ka Kviesis bija cilvēks, nevis pravietis, un ka viņš nevarēja zināt, kas notiks nākotnē. Viņš pieņēma lēmumus, balstoties uz savu labāko izpratni par situāciju, un viņš, iespējams, patiešām ticēja, ka viņa rīcība ir pareiza vai vismaz mazāk slikta nekā alternatīvas. Vai mēs varam viņu nosodīt par to, ka viņš kļūdījās? Šis jautājums nav tikai akadēmisks, jo tas skar to, kā mēs vērtējam atbildību un vainu vēsturē un politikā. Ja mēs pieņemam, ka cilvēki ir atbildīgi tikai par to, ko viņi zināja un ko viņi varēja paredzēt, tad mēs riskējam attaisnot daudzus, kas pieņēma sliktus lēmumus ar labiem nodomiem. Taču, ja mēs pieņemam, ka cilvēki ir atbildīgi par visām savu lēmumu sekām, neatkarīgi no viņu zināšanām un nodomiem, tad mēs riskējam būt netaisnīgi pret tiem, kas godīgi kļūdījās sarežģītās situācijās. Varbūt pareizā pieeja ir kaut kur pa vidu, atzīstot gan Kvieša atbildību par viņa lēmumiem, gan arī sarežģītos apstākļus, kuros šie lēmumi tika pieņemti. Mēs varam kritizēt viņu par to, ka viņš neaizstāvēja demokrātiju, taču mēs varam arī saprast, kāpēc viņš to nedarīja, un mēs varam mācīties no viņa kļūdām, nenosodot viņu kā ļaunu cilvēku. Tagad pievērsīsimies vēl vienam svarīgam aspektam, kas bieži tiek ignorēts, proti Kvieša ģimenes lomai un ietekmei uz viņa lēmumiem. Alberts Kviesis bija precējies un viņam bija bērni, un viņa ģimene bija svarīga daļa no viņa dzīves. Mēs nezinām daudz par viņa privāto dzīvi, jo viņš bija ļoti diskrēts cilvēks, kas nevēlējās runāt par personīgām lietām publiski. Taču daži avoti liecina, ka viņa sieva un bērni bija viņam ļoti tuvi un ka viņš bieži konsultējās ar viņiem par svarīgiem lēmumiem. Vai Kvieša ģimene ietekmēja viņa lēmumu 15. maija naktī? Šis jautājums ir spekulatīvs, taču tas ir vērts apsvērt. Ja Kviesis zināja, ka pretestība apvērsumam varētu apdraudēt ne tikai viņu pašu, bet arī viņa ģimeni, tas varētu būt bijis svarīgs faktors viņa lēmumā piekāpties. Neviens negrib riskēt ar savu tuvinieku drošību, un šī cilvēciskā vājība varētu izskaidrot daudz ko no Kvieša rīcības. Daži liecinieki stāsta, ka Kvieša sieva bija ļoti nobažījusies par politisko situāciju Latvijā un ka viņa bieži lūdza savu vīru būt piesardzīgam un neiesaistīties bīstamās konfrontācijās. Ja šīs liecības ir patiesas, tad Kvieša lēmums klusēt varētu būt bijis daļēji ietekmēts no viņa vēlmes aizsargāt savu ģimeni un nodrošināt viņu drošību. Tas nebūtu varonīga rīcība, taču tā būtu saprotama cilvēciska rīcība. Protams, mēs nevaram zināt ar pārliecību, vai šie apsvērumi tiešām ietekmēja Kvieša lēmumus, jo viņš pats par to nekad publiski nerunāja. Taču ir svarīgi atcerēties, ka politiķi un valsts vadītāji ir arī cilvēki ar ģimenēm un personīgām attiecībām, un ka šīs attiecības var ietekmēt viņu profesionālos lēmumus veidā, kas nav vienmēr redzams no ārpuses. Bet vai ģimenes apsvērumi var attaisnot valsts vadītāja lēmumu nepildīt savu pienākumu pret tautu? Šis ir grūts ētisks jautājums, uz kuru nav vienkāršas atbildes.
No vienas puses, mēs varam teikt, ka valsts vadītājiem ir jāliek valsts intereses augstāk par personīgajām interesēm un ka viņam ir jābūt gatavam upurēt sevi un savu ģimeni, ja tas ir nepieciešams valsts labā. Šī ir augsta morāla prasība, taču tā ir prasība, kas tradicionāli tiek izvirzīta tiem, kas uzņems augstākos valsts amatus. No otras puses, mēs varam teikt, ka nevienam cilvēkam nevar prasīt upurēt savus tuviniekus, un ka šāda prasība ir necilvēcīga un netaisnīga. Ja mēs gaidām, ka valsts vadītāji būs gatavi upurēt savas ģimenes, mēs riskējam radīt sistēmu, kurā pie varas nāk tikai tie, kam nav ko zaudēt, vai tie, kas ir gatavi uz visu, lai sasniegtu savus mērķus. Tas nav veselīgi demokrātijai. Kvieša gadījums parāda šo dilemmu visā tās asumā. Viņš bija cilvēks, kas mīlēja savu ģimeni un kas, iespējams, nebija gatavs riskēt ar viņu drošību politisku principu vārdā. Vai mēs varam viņu par to nosodīt? Vai mēs paši būtu rīkojušies citādi? Šie jautājumi paliek atklāti, un katram no mums ir jāatrod sava atbilde uz tiem. Tagad pievērsīsimies vēl vienam aspektam, kas ir svarīgs, lai pilnībā saprastu Kvieša stāstu, proti, viņa veselības stāvoklim un tā iespējamai ietekmei uz viņa lēmumiem. Daži avoti liecina, ka Kviesis 15. maija laikā nebija pilnīgi vesels un ka viņš cieta no dažādām veselības problēmām, kas varēja ietekmēt viņa spēju domāt skaidri un pieņemt izlēmīgus lēmumus. Šī informācija ir fragmentāra un nepilnībā uzticama, taču tā ir vērts apsvērt, jo veselības problēmas var būtiski ietekmēt cilvēku uzvedību un lēmumu pieņemšanu. Ja Kviesis patiešām bija slims vai novājināts 15. maija naktī, tas varētu izskaidrot, kāpēc viņš tik viegli piekāpās Ulmaņa prasībām un kāpēc viņš neizrādīja lielāku pretestību. Slims cilvēks nav spējīgs cīnīties ar tādu pašu enerģiju un apņēmību kā vesels cilvēks, un Ulmanis, iespējams, zināja par Kvieša veselības stāvokli un izmantoja to savā labā. Taču šī versija ir arī problemātiska, jo tā var tikt izmantota, lai attaisnotu gandrīz jebkuru rīcību. Ja mēs pieņemam, ka slimība attaisno sliktu lēmumu pieņemšanu, tad mēs riskējam radīt precedentu, kas ļauj amatpersonām izvairīties no atbildības, atsaucoties uz veselības problēmām. Turklāt, ja Kviesis patiešām bija pārāk slims, lai pildītu savus pienākumus, viņam vajadzēja atkāpties no amata, nevis turpināt ieņemt to un pieņemt lēmumus, kas ietekmē visas valsts likteni. Neatkarīgi no tā, vai veselības problēmas ietekmēja Kvieša rīcību vai nē, fakts paliek fakts, ka viņš bija valsts prezidents un ka viņam bija atbildība par saviem lēmumiem. Slimība var izskaidrot, taču tā nevar pilnībā attaisnot, un mēs nevaram atbrīvot Kviesi no atbildības tikai tāpēc, ka viņš, iespējams, nejutās labi tajā naktī. Bet tagad pievērsīsimies vienam no vissvarīgākajiem jautājumiem, kas saistīti ar Kvieša stāstu, proti, jautājumam par to, ko mēs varam mācīties no viņa pieredzes un kā mēs varam izmantot šīs mācības, lai stiprinātu demokrātiju mūsdienās. Kvieša stāsts ir brīdinājums par to, cik trausla var būt demokrātija un cik viegli tā var tikt iznīcināta, ja tie, kam ir vara un atbildība to aizsargāt, izvēlas klusēt un nepretojoties. Viņš parāda, ka demokrātija nav pašsaprotama un ka tā prasa aktīvu aizsardzību no visiem pilsoņiem, ne tikai no valsts vadītājiem. Ja mēs gaidām, ka kāds cits aizsargās mūsu brīvības, mēs riskējam tās zaudēt. Šī mācība ir īpaši aktuāla mūsdienās, kad demokrātija daudzās valstīs atkal ir apdraudēta un kad autoritāras tendences atkal pieaug visā pasaulē. Mēs redzam, kā populistiski līderi izmanto demokrātiskās procedūras, lai grautu demokrātiju no iekšpuses, un kā iedzīvotāji, kas ir noguruši no politiskā haosa, pievēršas tiem, kas sola vienkāršus risinājumus sarežģītām problēmām. Šīs tendences ir bīstamas, un mums ir jābūt modriem, lai tās atpazītu un tām pretotos. Kvieša stāsts arī parāda, cik svarīgi ir, lai valsts institūcijas būtu stipras un neatkarīgas, un lai tās spētu pretoties mēģinājumiem tās pakļaut vai iznīcināt. Latvijā 1934. gadā institūcijas bija vājas un viegli manipulējamas, un tas ļāva Ulmanim tās pārņemt bez nopietnas pretestības. Ja institūcijas būtu bijušas stiprākas, apvērsums, iespējams, nebūtu izdevies vai vismaz būtu bijis daudz grūtāks. Mūsdienās mēs varam mācīties no šīs pieredzes un strādāt pie tā, lai mūsu institūcijas būtu stipras un neatkarīgas. Tas nozīmē atbalstīt neatkarīgu tiesu sistēmu, brīvu presi, stipru pilsonisko sabiedrību un citas institūcijas, kas var kalpot kā pretsvars valdības varai. Tas arī nozīmē būt modriem pret mēģinājumiem vājināt šīs institūcijas vai pakļaut tās politiskai kontrolei. Vēl viena svarīga mācība no Kvieša stāsta ir tā, ka individuālā atbildība ir svarīga un ka katrs no mums var ietekmēt vēstures gaitu ar saviem lēmumiem un rīcību.
Kviesis bija tikai viens cilvēks, taču viņa lēmums klusēt ietekmēja visas Latvijas likteni. Tāpat arī mēs, katrs no mums, varam ietekmēt savu valstu un sabiedrību likteni ar saviem lēmumiem, lai arī mēs bieži jūtamies bezspēcīgi un nenozīmīgi. Šī apziņa var būt gan biedējoša, gan iedvesmojoša. Biedējoša tāpēc, ka tā liek mums apzināties savu atbildību un to, ka mūsu rīcībai var būt sekas, ko mēs nevaram pilnībā paredzēt. Iedvesmojoša tāpēc, ka tā parāda, ka mēs neesam bezspēcīgi un ka mēs varam mainīt lietas, ja mēs izvēlamies rīkoties. Ko jūs izvēlēsieties darīt ar šo apziņu? Šis jautājums ir tas, ar kuru es vēlos jūs atstāt, domājot par Alberta Kvieša stāstu un tā nozīmi mūsdienās. Mēs nevaram mainīt pagātni, taču mēs varam mācīties no tās un izmantot šīs mācības, lai veidotu labāku nākotni. Kvieša kļūdas var kļūt par mūsu mācībām, ja mēs izvēlamies no tām mācīties. Tagad pievērsīsimies vēl vienam aspektam, kas ir svarīgs pilnīgai izpratnē par 15. maija notikumiem, proti, tam, kas notika ar citiem politiķiem un sabiedriskajiem darbiniekiem tajā naktī un nākamajās dienās. Kviesis nebija vienīgais, kas stāvēja izvēles priekšā 15. maija naktī. Daudzi citi politiķi, ierēdņi, militārpersonas un sabiedriskie darbinieki arī bija spiesti izlemt, kā rīkoties jaunajā situācijā. Daži no viņiem izvēlējās atbalstīt apvērsumu, citi izvēlējās klusēt un nogaidīt, un vēl citi mēģināja pretoties, lai arī viņu pretestība bija neveiksmīga. Sociāldemokrātu līderi bija starp tiem, kas visvairāk cieta no apvērsuma, jo viņi tika uzskatīti par galvenajiem Ulmaņa režīma pretiniekiem. Daudzi no viņiem tika arestēti jau 15. maija naktī vai nākamajās dienās, un daži pavadīja ilgu laiku ieslodzījumā vai tika spiesti emigrēt. Viņu liktenis parāda, kas varēja notikt ar tiem, kas izvēlējās pretoties, un tas, iespējams, ietekmēja citu cilvēku lēmumus par to, kā rīkoties. Interesanti, ka daži politiķi, kas sākotnēji atbalstīja apvērsumu vai vismaz neprotestēja pret to, vēlāk mainīja savu nostāju un kļuva par režīma kritiķiem. Šīs pārmaiņas parāda, ka cilvēku uzskati un rīcība var mainīties laika gaitā un ka sākotnējā reakcija uz notikumiem nevienmēr atspoguļo cilvēka patiesās vērtības un pārliecības. Varbūt arī Kviesis, ja viņam būtu bijis vairāk laika un iespēju, būtu mainījis savu nostāju un kļuvis par aktīvāku režīma pretinieku. Šis jautājums paliek atklāts, jo Kviesis nomira pirms viņam bija iespēja publiski pārvērtēt savu rīcību un, iespējams, mēģināt to labot. Viņa klusēšana pēc atkāpšanās no prezidenta amata var tikt interpretēta dažādi, gan kā kauna izpausme, gan kā bailes, gan kā vienkārša vēlme aizmirst visu notikušo un dzīvot mierīgu dzīvi. Mēs nekad neuzzināsim, ko viņš patiešām domāja un jūta savos pēdējos gados. Bet tagad pievērsīsimies vēl vienam svarīgam jautājumam, proti, tam, kā Kvieša stāsts tika interpretēts un izmantots dažādos vēstures periodos un kā šīs interpretācijas ir mainījušās laika gaitā. Ulmaņa režīma laikā Kviesis tika attēlots kā cienījams bijušais prezidents, kas bija atbalstījis nacionālo atzimšanu un kas bija sapratis nepieciešamību pēc stiprākas valdības. Šī interpretācija bija daļa no režīma propagandas, kas centās parādīt apvērsumu kā likumīgu un nepieciešamu soli, nevis kā vardarbīgu varas sagrābšanu. Kviesis pats šai interpretācijai publiski nepretojās, lai arī mēs nezinām, vai viņš tai piekrita vai vienkārši klusēja. Padomju okupācijas laikā Kvieša stāsts tika interpretēts citādi. Padomju historiogrāfija attēloja viņu kā buržuāziskās Latvijas pārstāvi, kas bija atbalstījis fašistisko Ulmaņa režīmu un kas bija nodevējis strādnieku šķirai. Šī interpretācija bija vienkāršota un ideoloģiski motivēta, taču tā ietekmēja to, kā vesela paudze latviešu uztvēra Kviesi un viņa lomu vēsturē. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Kvieša stāsts tika pārvērtēts vēlreiz, un šoreiz ar lielāku objektivitāti un niansētību. Vēsturnieki sāka pētīt arhīvu dokumentus un mēģināt saprast, kas patiesībā notika 15. maija naktī un kāda bija Kvieša loma šajos notikumos. Šī pētniecība atklāja daudz jaunu faktu un lika pārskatīt iepriekšējās interpretācijas, taču tā arī radīja jaunus jautājumus, uz kuriem joprojām nav pilnīgu atbilžu. Mūsdienās Kvieša stāsts tiek interpretēts dažādi, atkarībā no tā, kas to stāsta un kādam mērķim. Daži uzskata viņu par traģisku figūru, kas tika salauzta apstākļu priekšā, citi par gļēvuli, kas nodeva savu tautu, un vēl citi par pragmatisku politiķi, kas izvēlējās mazāko ļaunumu. Šīs dažādās interpretācijas atspoguļo dažādas vērtības un uzskatus par to, kas ir svarīgi vēsturē un politikā, un tās visas satur kādu patiesības graudu. Bet kura interpretācija ir pareiza, un vai vispār ir iespējams atrast vienu pareizu interpretāciju? Šis jautājums ir fundamentāls ne tikai Kvieša stāstam, bet arī vēstures zinātnē kopumā.
Vēsture nav vienkāršs faktu kopums, bet gan interpretāciju un stāstījumu kopums, kas mainās laika gaitā un kas atspoguļo to cilvēku vērtības un uzskatus, kas šos stāstījumus veido. Mēs nevaram pilnībā atbrīvoties no saviem aizspriedumiem un priekšstatiem, kad mēs pētām pagātni, un tāpēc mūsu interpretācijas vienmēr būs daļējas un nepilnīgas. Tas nenozīmē, ka visas interpretācijas ir vienlīdz labas vai ka patiesība nepastāv. Daži stāstījumi ir labāk pamatoti ar pierādījumiem nekā citi, un daži ir godīgāki un niansētāki nekā citi. Taču tas nozīmē, ka mums ir jābūt pazemīgiem par savām zināšanām un jāatzīst, ka mēs, iespējams, nezinām visu un ka mūsu izpratne var mainīties, kad parādīsies jauni pierādījumi vai jaunas perspektīvas. Kvieša stāsts ir labs piemērs tam, cik sarežģīta var būt vēsture un cik grūti var būt spriest par cilvēkiem un viņu rīcību. Mēs varam mācīties no viņa stāsta, taču mēs nevaram to pilnībā saprast vai izskaidrot, un mums ir jāpieņem šī neskaidrība kā daļa no vēstures būtības. Un tagad, kad mēs esam apskatījuši Kvieša stāstu no daudziem dažādiem skatpunktiem, ir laiks uzdot pēdējo jautājumu, kas, iespējams, ir vissvarīgākais no visiem. Ko Kvieša stāsts nozīmē jums personīgi, un kā tas ietekmē jūsu izpratni par demokrātiju, atbildību un morāli? Šis jautājums nav retoriski domāts, jo katrs no mums interpretē vēsturi caur savu personīgo pieredzi un vērtību prizmu, un Kvieša stāsts var nozīmēt dažādas lietas dažādiem cilvēkiem. Vienam tas var būt brīdinājums par gļēvulības sekām, citam tas var būt atgādinājums par cilvēciskās dabas sarežģītību, un vēl citam tas var būt aicinājums būt modrākam un aktīvākam savas demokrātijas aizsardzībā. Visas šīs interpretācijas ir derīgas, un visas tās var palīdzēt mums labāk saprast sevi un savu vietu pasaulē. Taču pirms mēs pabeidzam šo stāstījumu, ir vērts pievērsties vēl dažiem aspektiem, kas līdz šim nav tikuši pilnībā apskatīti un kas var sniegt papildu ieskatu Kvieša personībā un viņa lēmumu motivācijā. Viens no šādiem aspektiem ir Kvieša reliģiskā pārliecība un tās iespējamā ietekme uz viņa rīcību. Kviesis bija audzināts luterāņu tradīcijā, un, lai arī viņš nebija īpaši dievbijīgs cilvēks publiskajā dzīvē, daži avoti liecina, ka viņš privāti bija ticīgs un ka reliģiskās vērtības ietekmē viņa pasaules uzskatu. Luterānisms tradicionāli uzsver paklausību laicīgajai varai un izvairīšanos no vardarbīgas pretestības, un šīs vērtības varēja ietekmēt Kvieša lēmumu nepretoties apvērsumam ar spēku. Protams, šī ir tikai hipotēze, un mēs nevaram zināt ar pārliecību, cik lielā mērā reliģiskās pārliecības ietekmēja Kvieša rīcību. Taču ir svarīgi atcerēties, ka cilvēku lēmumus ietekmē daudzi faktori, ne tikai politiski un pragmatiski apsvērumi, bet arī dziļākas vērtības un pārliecības, kas bieži vien nav redzamas no ārpuses. Kviesis bija sarežģīts cilvēks ar sarežģītu iekšējo pasauli, un mēs nevaram pilnībā saprast viņa rīcību, ja mēs neņemam vērā visus šos faktorus. Vēl viens aspekts, kas ir vērts apskatīt, ir Kvieša attiecības ar citiem Latvijas politiķiem un sabiedriskajiem darbiniekiem, un tas, kā šīs attiecības ietekmē viņa lēmumus un rīcību. Kviesis bija daļa no plašāka politiskā tīkla, kurā pastāvēja dažādas savstarpējās saistības, pienākumi un lojalitātes, un šīs attiecības noteica daudz ko no tā, ko viņš varēja un ko nevarēja darīt. Piemēram, Kvieša attiecības ar Latviešu zemnieku savienību, partiju, kurai viņš piederēja visu savu politisko karjeru, bija sarežģītas un daudzdimensionālas. Viņš bija uzticīgs partijas biedrs, taču viņš arī bija neatkarīgi domājošs cilvēks, kas nevienmēr piekrita partijas līnijai. Kad Ulmanis, kurš bija zemnieku savienības līderis, sāka virzīties uz autoritārismu, Kviesis bija spiests izvēlēties starp lojalitāti partijai un lojalitāti saviem principiem. Viņa izvēle, kā mēs zinām, bija par labu partijai, vai vismaz par labu klusēšanai, kas faktiski nozīmēja atbalstu Ulmaņa plāniem. Šī izvēle parāda, cik spēcīga var būt partijas lojalitāte un cik grūti var būt nostāties pret saviem politiskajiem biedriem, pat ja viņi rīkojas nepareizi. Kviesis bija pavadījis gadu desmitus zemnieku savienībā, viņš bija strādājis kopā ar Ulmani daudzos projektos, un viņš, iespējams, jutās parādā partijai par savu politisko karjeru un panākumiem. Šīs saistības padarīja viņu nebrīvu un ierobežoja viņa spēju rīkoties neatkarīgi kritiskajā brīdī. Bet vai partijas lojalitāte var attaisnot nodevību pret valsti un tautu? Šis jautājums ir svarīgs ne tikai Kvieša gadījumā, bet arī plašākā kontekstā, jo partiju lojalitāte joprojām ir spēcīgs faktors politikā un tā joprojām var novest pie situācijām, kad politiķi izvēlas partijas intereses pār valsts interesēm. Mēs redzam šādas situācijas daudzās valstīs mūsdienās, un Kvieša stāsts var kalpot kā brīdinājums par to, cik bīstama var būt pārāk liela lojalitāte partijai vai līderim. Tagad pievērsīsimies vēl vienam aspektam, kas ir svarīgs pilnīgai izpratnē par Kvieša stāstu,
proti tam, kā viņa lēmumi ietekmēja parastos Latvijas iedzīvotājus un viņu dzīves. Kad mēs runājam par vēsturi, mēs bieži koncentrējamies uz lielajām personībām un viņu lēmumiem, taču mēs aizmirstam, ka šie lēmumi ietekmē miljoniem parastu cilvēku, kas dzīvo savas ikdienas dzīves un kas bieži vien nav iesaistīti politikā vai varas spēlēs. Kvieša lēmums klusēt 15. maija naktī ietekmēja visus Latvijas iedzīvotājus, jo tas ļāva nodibināties režīmam, kas ierobežoja viņu brīvības un mainīja viņu dzīves veidus, ko viņi paši nebija izvēlējušies. Demokrātijas zaudēšana nozīmēja, ka Latvijas pilsoņi vairs nevarēja brīvi izvēlēties savus pārstāvjus un ietekmēt valdības politiku caur vēlēšanām. Viņi vairs nevarēja brīvi izteikt savus uzskatus presē vai publiskās sanāksmēs, jo cenzūra un politiskā kontrole ierobežoja vārda brīvību. Viņi vairs nevarēja brīvi organizēties politiskās partijās vai arotbiedrībās, jo šādas organizācijas tika aizliegtas vai pakļautas valdības kontrolei. Šīs izmaiņas ietekmēja ikvienu, neatkarīgi no viņa politiskajiem uzskatiem vai sociālā stāvokļa. Protams, Ulmaņa režīms nebija tik represīvs kā daži citi autoritārie režīmi tajā laikā, un daudzi Latvijas iedzīvotāji turpināja dzīvot samērā normālas dzīves arī pēc 15. maija. Taču brīvības zaudēšana vienmēr ir zaudējums, pat ja tā sekas nav uzreiz redzamas vai jūtamas, un Latvijas sabiedrība zaudēja kaut ko svarīgu tajā naktī, kad Kviesis izvēlējās klusēt. Vēl jo vairāk Ulmaņa režīma nodibināšanās atstāja Latviju vājāku un mazāk sagatavotu tiem izaicinājumiem, kas sekoja 1940. gadā, kad Padomju Savienība izvirzīja savus ultimātus un kad Latvijas neatkarība tika iznīcināta. Autoritārais režīms bija vājinājis pilsonisko sabiedrību un politisko opozīciju, un tas bija radījis ilūziju, ka stipra valdība var aizsargāt valsti no ārējiem draudiem. Šī ilūzija izrādījās maldīga, un Latvija samaksāja augstu cenu par Ulmaņa eksperimentu ar autoritārismu. Vai Kviesis apzinājās šīs ilgtermiņa sekas, kad viņš pieņēma savu lēmumu 15. maija naktī? Visticamāk, nē, jo neviens nevarēja paredzēt, kas notiks 6 gadus vēlāk un kā mainīsies starptautiskā situācija. Taču tas neatbrīvo viņu no atbildības par viņa lēmumu tūlītējām sekām, proti par demokrātijas iznīcināšanu un pilsoņu brīvību ierobežošanu. Šī ir vēl viena svarīga mācība no Kvieša stāsta, proti, ka mūsu lēmumiem var būt sekas, ko mēs nevaram paredzēt, un ka mums ir jābūt piesardzīgiem, pieņemot lēmumus, kas var ietekmēt citu cilvēku dzīves. Kviesis, iespējams, domāja, ka viņš izvēlas mazāko ļaunumu, taču viņš nevarēja zināt, cik liels būs šis ļaunums ilgtermiņā. Šī neskaidrība par nākotni ir vēl viens iemesls, kāpēc ir tik svarīgi turēties pie principiem un vērtībām, pat ja tas šķiet nepraktiski vai bīstami konkrētajā brīdī. Tagad pievērsīsimies vēl vienam jautājumam, kas ir svarīgs pilnīgai izpratnē par Kvieša stāstu un tā nozīmi, proti, jautājumam par piedošanu un izlīgumu. Vai mēs varam piedot Kviesim par viņa rīcību 15. maija naktī? Šis jautājums ir sarežģīts un personīgs, un uz to nav vienas pareizas atbildes. Piedošana ir process, kas notiek katra cilvēka sirdī, un tas nav atkarīgs no tā, vai piedotais cilvēks ir pelnījis piedošanu vai nē. Mēs varam izvēlēties piedot Kviesim, lai atbrīvotu sevi no dusmām un rūgtuma, vai arī mēs varam izvēlēties nepiedot, lai saglabātu atmiņu par netaisnību un lai brīdinātu nākamās paaudzes par līdzīgām kļūdām. Taču piedošana nav tas pats, kas aizmiršana vai attaisnošana. Mēs varam piedot Kviesim un tajā pašā laikā atzīt, ka viņa rīcība bija nepareiza un ka tai bija smagas sekas Latvijas tautai. Piedošana nenozīmē, ka mēs piekrītam tam, ko cilvēks ir darījis, vai ka mēs uzskatām viņa rīcību par pieņemamu. Tā nozīmē tikai to, ka mēs atbrīvojamies no naida un vēlmes atriepties un ka mēs ļaujam pagātnē palikt pagātnē. Šī izpratne par piedošanu var palīdzēt mums labāk saprast, kā mēs varam attiekties pret Kvieša stāstu un citiem līdzīgiem stāstiem vēsturē. Mēs varam mācīties no pagātnes kļūdām, nepaliekot ieslodzīti dusmās un rūgtumā, un mēs varam izmantot šīs mācības, lai veidotu labāku nākotni, neaizmirstot to, kas ir noticis. Bet tagad ir laiks pievērsties vēl vienam svarīgam aspektam, kas līdz šim nav ticis pilnībā apskatīts, proti, tam, kas notika ar Latvijas demokrātiju pēc 1934. gada un kā Kvieša lēmumu sekas izpaudās ilgtermiņā. Ulmaņa režīms pastāvēja 6 gadus, no 1934. līdz 1940. gadam, un šajā laikā Latvija piedzīvoja būtiskas pārmaiņas savā politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā dzīvē. Demokrātiskās institūcijas tika likvidētas vai pakļautas valdības kontrolei, politiskās partijas tika aizliegtas, prese tika pakļauta cenzūrai, un pilsoņu brīvības tika ierobežotas dažādos veidos. Tajā pašā laikā režīms īstenoja arī dažas pozitīvas reformas ekonomikā un izglītībā,
un daudzi Latvijas iedzīvotāji atbalstīja Ulmani un viņa politiku. Šī pretrunīgā mantojuma dēļ Ulmaņa režīma vērtējums joprojām ir strīdīgs jautājums Latvijas sabiedrībā. Daži uzskata Ulmani par nacionālo varoni, kas stiprināja Latvijas valsti un aizsargāja to no ārējiem draudiem, citi uzskata viņu par diktatoru, kas iznīcināja demokrātiju un sagatavoja augsni turpmākajām traģēdijām. Šīs dažādās interpretācijas atspoguļo dažādas vērtības un uzskatus par to, kas ir svarīgi vēsturē un politikā. Kvieša loma šajā kontekstā ir īpaši interesanta, jo viņš bija cilvēks, kas formāli pārstāvēja demokrātisko Latviju un kas tomēr ļāva šai demokrātijai tikt iznīcinātai. Viņa klusēšana 15. maija naktī bija simbolisks akts, kas parādīja, ka demokrātijas aizstāvji nav gatavi cīnīties par savām vērtībām un ka autoritārisms var uzvarēt bez nopietnas pretestības. Šis simbolisms ir tikpat svarīgs kā praktiskie notikumi, jo tas ietekmēja to, kā Latvijas sabiedrība uztvēra demokrātiju un tās vērtību. Pēc Ulmaņa režīma krišanas 1940. gadā Latvija piedzīvoja vēl smagākas traģēdijas, proti padomju okupāciju, nacistu okupāciju un atkal padomju okupāciju, kas ilga gandrīz 50 gadus. Šīs okupācijas iznīcināja ne tikai Latvijas neatkarību, bet arī lielu daļu no tās iedzīvotājiem kultūras un vēsturiskās atmiņas. Kad Latvija atguva neatkarību 1991. gadā, tā bija citāda valsts nekā tā, kas pastāvēja pirms 1940. gada. Šajā kontekstā Kvieša stāsts ieguva jaunu nozīmi, jo tas kļuva par daļu no plašāka stāstījuma par Latvijas vēsturi un par tām izvēlēm, kas noteica šīs vēstures gaitu. Kviesis kļuva par simbolu tam, kas var notikt, ja demokrātijas aizstāvji izvēlas klusēt un nepretoties, un viņa stāsts tika izmantots kā brīdinājums nākamajām paudzēm par nepieciešamību būt modriem un aktīviem savas brīvības aizsardzībā. Taču šis simbolisms arī vienkāršoja Kvieša stāstu un padarīja to par karikatūru, kas neatbilst sarežģītajai realitātei. Kviesis nebija vienkārši gļēvulis vai nodevējs, bet gan sarežģīts cilvēks sarežģītā situācijā, un viņa stāsts ir daudz niansētāks nekā vienkāršs morāls stāstījums par labu un ļaunu. Mēs varam mācīties no viņa stāsta, taču mēs nevaram to izmantot kā vienkāršu formulu vai recepti, jo vēsture nekad nav tik vienkārša. Tagad pievērsīsimies vēl vienam aspektam, kas ir svarīgs pilnīgai izpratnē par Kvieša stāstu, proti, tam, kā viņa pieredze atspoguļo plašākas tendences Eiropas vēsturē 20. gadsimta pirmajā pusē. Kviesis nebija vienīgais demokrātiskais līderis, kas piekāpās autoritārismu priekšā šajā laikposmā. Visā Eiropā demokrātijas krita viena pēc otras, un daudzos gadījumos šīs krišanas notika ar demokrātisko līderu klusējošu piekrišanu vai pat aktīvu atbalstu. Vācijā Hindenburgs iecēla Hitleru par kancleru, Austrijā Dolfus nodibināja autoritāru režīmu, Polijā Pilsudskis veica apvērsumu, un daudzās citās valstīs demokrātija tika iznīcināta no iekšpuses, nevis iekarota no ārpuses. Šīs paralēles parāda, ka Kvieša rīcība nebija unikāla vai neparasta, bet gan daļa no plašākas tendences, kas raksturoja šo laikposmu. Demokrātija 20. gadsimta 20. un 30. gados bija jauna un trausla sistēma, kas vēl nebija pierādījusi savu dzīvotspēju un kas daudziem šķita nespējīgi tikt galā ar tā laika izaicinājumiem. Ekonomiskā krīze, sociālā nestabilitāte un pieaugošie starptautiskie draudi radīja vidi, kurā autoritārisms šķita pievilcīgs un efektīvs, un daudzi cilvēki, ieskaitot demokrātiskos līderus, piekāpās šim spiedienam. Šī vēsturiskā konteksta izpratne palīdz mums labāk saprast Kvieša rīcību un izvairīties no pārāk vienkāršotiem spriedumiem par viņu. Viņš nebija ļauns cilvēks, kas apzināti nodeva savu tautu, bet gan cilvēks, kas bija ietekmēts no sava laika idejām un noskaņojumiem un kas pieņēma lēmumus, kas tajā brīdī šķita saprātīgi vai vismaz neizbēgami. Tas neatbrīvo viņu no atbildības, taču tas palīdz mums saprast, kāpēc viņš rīkojās tā, kā rīkojās. Tajā pašā laikā šī vēsturiskā konteksta izpratne arī parāda, cik svarīgi ir mācīties no pagātnes un izvairīties no tām pašām kļūdām, kas tika pieļautas 20. gadsimta pirmajā pusē. Demokrātija joprojām ir trausla sistēma, kas prasa aktīvu aizsardzību, un autoritārismu vilinājums joprojām pastāv, īpaši grūtos laikos, kad cilvēki meklē vienkāršus risinājumus sarežģītām problēmām. Kvieša stāsts atgādina mums, ka demokrātijas aizstāvjiem ir jābūt modriem un gataviem cīnīties par savām vērtībām, pat ja tas ir grūti un bīstami. Bet tagad ir laiks pievērsties vēl vienam svarīgam jautājumam, proti, tam, kā mēs varam izmantot Kvieša stāstu, lai stiprinātu demokrātiju mūsdienās un lai izvairītos no līdzīgām kļūdām nākotnē. Pirmā un svarīgākā mācība no Kvieša stāsta ir tā, ka demokrātija nav pašsaprotama un ka tā prasa aktīvu aizsardzību no visiem pilsoņiem.
Mēs nevaram paļauties uz to, ka kāds cits aizsargās mūsu brīvības, jo, kā Kvieša gadījums parāda, pat tie, kam ir vara un atbildība to darīt, var izvēlēties klusēt un nepretoties. Katram no mums ir jāuzņemas atbildība par demokrātijas aizsardzību un jābūt gatavam rīkoties, kad tā ir apdraudēta. Otrā mācība ir tā, ka mums ir jābūt modriem pret autoritārismu pazīmēm un jārēģē uz tām saulaicīgi, pirms ir par vēlu. Ulmaņa apvērsums nenotika pēkšņi un negaidīti, bet gan bija ilgstoša procesa kulminācija, kurā autoritārās tendences pakāpeniski pieauga un kurā demokrātiskās institūcijas pakāpeniski vājinājās. Ja Kviesis un citi demokrātiskie līderi būtu reaģējuši agrāk un izlēmīgāk, apvērsumu, iespējams, būtu bijis iespējams novērst vai vismaz apgrūtināt. Trešā mācība ir tā, ka mums ir jāstiprina demokrātiskās institūcijas un jānodrošina, lai tās būtu neatkarīgas un spējīgas pretoties mēģinājumiem tās pakļaut vai iznīcināt. Latvijā 1934. gadā institūcijas bija vājas un viegli manipulējamas, un tas ļāva Ulmanim tās pārņemt bez nopietnas pretestības. Mūsdienās mums ir jāstrādā pie tā, lai mūsu institūcijas būtu stiprākas un izturīgākas pret šādiem mēģinājumiem. Ceturtā mācība ir tā, ka mums ir jāveicina pilsoniskā izglītība un jāpalīdz cilvēkiem saprast demokrātijas vērtību un to, kā tā darbojas. Daudzi cilvēki Latvijā 1930. gados nenovērtēja demokrātiju un bija gatavi to upurēt solījumu par stabilitāti un labklājību vārdā. Šī nezināšana un vienaldzība padarīja viņus viegli manipulējamus un ļāva autoritārajiem līderiem iegūt atbalstu saviem plāniem. Piektā mācība ir tā, ka mums ir jābūt gataviem stāvēt par saviem principiem, pat ja tas ir grūti un bīstami. Kviesis izvēlējās klusēt un piekāpties, jo tas šķita vieglāk un drošāk nekā pretestība, taču šī izvēle galu galā noveda pie sliktāka iznākuma nekā tas, ko viņš cerēja novērst. Dažreiz pareizā lieta ir arī grūtā lieta, un mums ir jābūt gataviem to darīt, pat ja tas prasa upurus. Šīs mācības nav vienkāršas vai vieglas, un to īstenošana prasa pastāvīgu piepūli un modrību. Taču tās ir nepieciešamas, ja mēs vēlamies saglabāt demokrātiju un izvairīties no tām traģēdijām, kas piemeklēja Latviju un daudzas citas valstis 20. gadsimta pirmajā pusē. Kvieša stāsts var kalpot kā atgādinājums par to, kas var notikt, ja mēs šīs mācības ignorējam. Un tagad, kad mēs esam apskatījuši Kvieša stāstu no daudziem dažādiem skatpunktiem un izdarījuši secinājumus par tā nozīmi mūsdienās, ir laiks uzdot pēdējo jautājumu. Kas būtu noticis, ja Alberts Kviesis būtu izvēlējies citu ceļu tajā liktenīgajā naktī? Kas būtu noticis, ja viņš būtu atteicies parakstīt apvērsumu dokumentus un publiski nostājies pret Ulmani? Vai Latvijas vēsture būtu bijusi citāda, un vai mēs šodien dzīvotu citādā pasaulē? Šie jautājumi ir hipotētiski, un uz tiem nav iespējams sniegt galīgas atbildes. Vēsture neatkārtojas, un mēs nevaram zināt, kas būtu noticis, ja kāds būtu rīkojies citādi. Taču šie jautājumi ir vērtīgi, jo tie liek mums domāt par alternatīvām un par to, cik daudz ir atkarīgs no individuālām izvēlēm un lēmumiem. Varbūt Kvieša pretestība būtu mainījusi vēstures gaitu, un varbūt Latvija būtu saglabājusi demokrātiju un izvairījusies no turpmākajām traģēdijām. Varbūt viņa pretestība būtu bijusi veltīga, un varbūt Ulmanis būtu sasniedzis savus mērķus jebkurā gadījumā. Mēs to nekad neuzzināsim, taču pati iespēja, ka lietas varēja būt citādi, ir svarīga, jo tā atgādina mums, ka vēsture nav neizbēgama un ka mūsu izvēlēm ir nozīme. Šī apziņa var būt gan biedējoša, gan iedvesmojoša. Biedējoša tāpēc, ka tā liek mums apzināties savu atbildību un to, ka mūsu rīcībai var būt sekas, ko mēs nevaram pilnībā paredzēt. Iedvesmojoša tāpēc, ka tā parāda, ka mēs neesam bezspēcīgi un ka mēs varam ietekmēt vēstures gaitu ar saviem lēmumiem un rīcību. Alberta Kvieša stāsts ir stāsts par izvēlēm un to sekām, par principiem un kompromisiem, par drosmi un bailēm. Tas ir stāsts, kas liek mums domāt par sevi un par to, kā mēs rīkotos līdzīgā situācijā. Tas ir stāsts, kas atgādina mums par demokrātijas trauslumu un par nepieciešamību to aizsargāt. Un tas ir stāsts, kas paliek aktuāls arī mūsdienās, jo tie paši jautājumi, ar kuriem saskārās Kviesis, joprojām ir aktuāli mums visiem. Ko jūs darītu, ja jūs būtu Alberta Kvieša vietā tajā naktī? Un ko jūs darāt šodien, lai aizsargātu demokrātiju un brīvību savā valstī? Šie jautājumi ir tie, ar kuriem es vēlos jūs atstāt, domājot par šo stāstu un tā nozīmi. Atbildes uz tiem ir jāatrod katram pašam, un tās var būt dažādas dažādiem cilvēkiem. Taču pats jautājumu uzdošanas process ir svarīgs, jo tas liek mums domāt par lietām, kas ir svarīgas, un tas var iedvesmot mūs rīkoties tā, kā mēs uzskatām par pareizu.
Alberta Kvieša klusēšana 15. maija naktī bija izvēle, kas mainīja Latvijas vēsturi. Mūsu izvēles šodien var mainīt nākotni. Jautājums ir tikai par to, kādas izvēles mēs izdarīsim. Taču pirms mēs pilnībā noslēdzam šo stāstījumu, ir vērts pievērsties vēl dažiem dokumentiem un liecībām, kas tika atklāti tikai nesen un kas sniedz jaunu ieskatu Kvieša domāšanā un motivācijā. 1990. gadu vidū, kad Latvijas vēsturnieki sāka sistemātiski pētīt bijušās Padomju Savienības arhīvus, tika atrasti vairāki dokumenti, kas bija saistīti ar Kviesi un viņa darbību pēc atkāpšanās no prezidenta amata. Šie dokumenti ietvēra privātas vēstules, dienasgrāmatas fragmentus un citus materiālus, kas sniedza ieskatu viņa iekšējā pasaulē un viņa domās par notikušo. Viens no visinteresantākajiem atradumiem bija vēstule, ko Kviesis bija rakstījis savam draugam 1937. gadā, aptuveni gadu pēc viņa atkāpšanās no prezidenta amata. Šajā vēstulē Kviesis rakstīja par savu nožēlu un par to, kā viņš jūtas par savu lomu 15. maija notikumos. Viņš rakstīja, ka viņš bieži domā par to, ko viņš būtu varējis darīt citādi, un ka viņš jūtas vainīgs par to, ka viņš neaizstāvēja demokrātiju tad, kad tas bija visvairāk nepieciešams. Šī vēstule ir svarīga, jo tā sniedz tieši ieskatu Kvieša domās un jūtās, kas līdz šim bija pieejams tikai caur citu cilvēku liecībām un interpretācijām. Tā parāda, ka Kviesis patiešām nožēloja savu rīcību un ka viņš nebija vienaldzīgs pret to, kas bija noticis. Tajā pašā laikā tā arī parāda, ka viņš nespēja vai negribēja publiski izteikt šo nožēlu un ka viņš izvēlējās klusēt arī pēc tam, kad viņam vairs nebija ko zaudēt. Kāpēc Kviesis klusēja arī pēc atkāpšanās no amata? Šis jautājums ir tikpat svarīgs kā jautājums par viņa klusēšanu 15. maija naktī, un uz to arī nav vienkāršas atbildes. Varbūt viņš baidījās no režīma atriebības, varbūt viņš jutās pārāk vecs un noguris, lai sāktu jaunu cīņu, varbūt viņš vienkārši negribēja atzīt publiski to, ko viņš atzina privāti. Mēs to nekad neuzzināsim ar pilnu pārliecību. Vēl viens interesants dokuments, kas tika atrasts arhīvos, bija Kvieša dienasgrāmatas fragments no 1934. gada maija, kas bija rakstīts tikai dažas dienas pirms apvērsuma. Šajā fragmentā Kviesis rakstīja par savām bažām par politisko situāciju Latvijā un par to, ka viņš jūt, ka kaut kas slikts tuvojas. Viņš rakstīja, ka viņš ir dzirdējis baumas par iespējamu apvērsumu un ka viņš nezina, ko darīt, ja šīs baumas izrādīsies patiesas. Šis fragments ir svarīgs, jo tas apstiprina, ka Kviesis zināja par apvērsumu iespējamību pirms tas notika un ka viņš bija nobažījies par to. Tas arī parāda, ka viņš jutās neziņā un nedrošībā par to, kā rīkoties, un ka viņš nebija sagatavojies šādai situācijai. Šī negatavība, iespējams, izskaidro, kāpēc viņš tik viegli piekāpās, kad apvērsums patiešām notika. Taču šis fragments arī rada jaunus jautājumus. Ja Kviesis zināja par apvērsumu iespējamību, kāpēc viņš neveica pasākumus, lai to novērstu vai vismaz sagatavotos tam? Kāpēc viņš nesazinājās ar potenciālajiem sabiedrotajiem un neorganizēja pretestību? Kāpēc viņš vienkārši gaidīja un cerēja, ka nekas slikts nenotiks? Atbildes uz šiem jautājumiem iespējams slēpjas Kvieša raksturā un viņa pieejā dzīvei un politikai. Viņš bija jurists, nevis karotājs, un viņš bija pieradis risināt problēmas caur likumiem un procedūrām, nevis caur konfrontāciju un spēku. Viņš, iespējams, nevarēja iedomāties, ka kāds varētu vienkārši ignorēt likumus un rīkoties vardarbīgi, un viņš nebija gatavs šādai situācijai ne psiholoģiski, ne praktiski,